Labrīt, labdien, labvakar, lai arī kurā vietā un laikā klausieties šo podcastu vai skatieties to, man ir prieks būt kopā ar jums. Mani sauc Kārlis Menziņš. Un es esmu Jānis Bekers, kā parasti arī uzvādāts podkāstā. Runāsim šodien īpašajā podkāstu sērijā. Ja, mūsu speciāli izlaidums īpaši veltīts Latvijas gada elektroauto, un mums ir 29 dalībnieki, kurus aprunāt šajā brīdī. Plāns mums ir tāds, ņemot vērā, ka pašlaik aktīvi notiek, un pagājušajā nedēļā notika testi Latvijas gada e-auto 2025-26 konkurss, mēs viņu tā varētu nosaukt. Tad mēs 2 dienas esam braukuši ar 29 dažādām mašīnām, testējuši ātri, lēni, ietilpību un visu iespējamo. Un tad mums plāns ir šajā epizodē apstāstīt vai izstāstīt par katru no šīm automašīnām mūsu iespējas. Ar Kārli mums viņi kaut kur sakritīs, kaut kur atšķirsies. Un padalīties ar jums ar šīm jaunajām automašīnām. Un tad, kad būs notikusi apbalvošana, kas notiks 21. oktobrī, tad mēs varēsim salīdzināt, kā tas sakrit ar mūsu viedokli un kā tas sakrit ar visu žūrijas viedokli. Vēl viena atsauce, žūrijā kopā ir ap 30 dalībniekiem, kuriem ir ļoti gara tabula, lai novērtētu šīs automašīnas. Tā kā varētu teikt, tas būs diezgan objektīvs rādītājs. Tas nebūs. Es ar Kārli tagad notestēju un mums liekas tā. Jā, tā lai cilvēki saprastu, tie, kas redz, tie var pastīties, kāda ir tabula, kā viņi izskatās. Tie, kas neredz, es varu pastāstīt, ka 29 mašīnas ir saliktas vienā pozīcijā, un tad mums ir 3, 6, 9 dažādas kategorijas, kā mēs vērtējam mašīnas 10 balvu skalā. Tāpēc tas būs cik vien objektīvi un subjektīvi ir iespējams, protams, savācot vairākus subjektīvus viedokļus, mēs iegūstam objektīvo. Precīzi. Tad mēs arī šādi aprunāsimies ar Kārli pašlaik par šīm automašīnām, jo automašīnas tiek vērtētas 3 kategorijās. Cenā līdz 30,000 eiro, no 30 līdz 60,000 eiro un virs 60,000 eiro. Mēs arī esam izlēmuši, ka šodien mēs runāsim tieši šajā, kad mēs runāsim par pirmā būs kategorija līdz 30,000 eiro alfabēta kārtībā, lai nekāds nedomātu, ka secībā ir nozīme. Tad vidējā kategorija alfabēta kārtībā un tad jau paši dārgākie, kuri mūsu gadījumā ir salīdzinoši maz, arī alfabēta secībā. Tad ejam uz priekšu. Man vislielākais prieks bija tieši par to, ko es redzēju šajā saucamajā budžeta kategorijā līdz 30,000 eiro. No 29 dalībniekiem 9 bija šajā kategorijā. Un alfabētiskā secībā pirmais ir BYD Atto 2. 175 zirgspēki un solītais VLTP diapazons ir 312 km ar vienu uzlādi. Jāni, kā tev ir pirmie iespēja par viņu? Labi, es sākšu. Man teikšu godīgi, es ar viņu arī izbraucu, tad, kad bija BYD prezentācija Latvijā, lielā dzīmola atklāšana. Man viņš vienlaicīgi patīk, bet es viņā nolasu to lētās mašīnas sajūtu tomēr. Man liekas, ka viņš ir tāds, ka par to cenu tu dabū it kā lielu mašīnu. Ja tev uzstādījums ir par zemo cenu dabūt izmēru, tad šis ir risinājums. Sajūtu ziņā es teiktu, ka man viņš noteikti nav starp maniem favorītiem. Gaitas īpašības ir vidējas. Viss šajā mašīnā ir vidējs. Tā ir tāds mans uzskats. Es redzu to labo ziņu tikai tas izmērs, ko tu dabū par šo naudu, vienlaicīgi cena. Jā, arī ietilpība, no tādas aspekta, ka ne tikai, ka tu vari mani sakraut, bet tad, kad tu iesēdies iekšā, tev tomēr sajūta, ka šī mašīna ir plaša. Bet, kad es pastos uz saviem vērtējumiem, starp 9 kritērijiem, tāds 6. Es pastos savu vērtējumu, man ir 6 visur. Tur kaut kur ir 8, kaut kur ir 5, bet tāds vidējais ir 6. Un tā cena viņam prasītos bišķiņa zemāk, lai varētu pateikt, ka šis ir auto, ko tāds entry level ieiet iekšā. Arī es teikšu, tad mēs pastamies tālāk varbūt uzlādes datus. Šī būs tā automašīna, ar kuru varbūt sākt savu elektrisko dzīvi, pie sajūtas, ka tu gribi šo SUV. SUV-am ir tāds ķīniskais raksturs, arī dizaina valodā. Ir tīpaši ārpus, es teikšu, viņam man kaut kas tajā proporcijā nepatīk, kā viņš ir uzbūvēts.
Uzlādes ātrums arī, tur nav nekāda superrādītāja, tur ir 65 kW maksimums un 51 ir vidējais, kas, arī ir tāds, viss viņai ir tāds vidējs, es tā laiku. Jā, tieši es tikai tagad reāli pastījos. Es pirms novērtēju mašīnu, pēc tam pastījos tehniskajos parametros, un mans feelings par to mašīnu, un tas pēc tam, ko es ieraudzīju tehniskajos parametros, atbilda tieši tam arī, ko tu tikko teici, ka tāda ļoti vidēja mašīna. Tas nenozīmē, ka slikta. Tas nozīmē, ka viņai nekas neiekritīs, kas būs slikts. Tā plasmas ir gana laba. Ietilpība. Bet tā ir plastmasa, tomēr vienlaicīgi. Un man prasītos pie tās mašīnas izmēru šo akumulātoru ietilpību lielāku, jo lietojamais ir tikai kaut kādi 45, ja nemaldos, jā. Tā kā, tāda vidējā neslikta izvēle par to cenu. Jā. Tad laiks runāt par nākamo, kas varētu būt neslikta izvēle par to cenu. Runājam uzreiz par nākamajiem diviem? Jā, jo nākamie divi ir Citroen EC3 un Citroen EC3 Aircross. Abi tehniski ļoti līdzīgi, vienīgā atšķirība ir, ka Aircross ir lielāks un līdz ar to patēriņš viņam ir lielāks. Uzrāviens sliktāks. Jā, uzrāviens sliktāks, nobraucamā distance mazāka, bet tā, ja tev ir jāpaskatās, vai tev vajag vienu vai otru, tad reālā atšķirība ir tikai bagāžnieka ietilpībā un klīrensā. Kāru, sāc tu, šoreiz iesim tādā zigzagā, es sāku, tu sāc varbūt. Jā, ja es tā skatos, kā es biju novērtējis abas mašīnas, tad bišķiņ labāks man tomēr patikās lielais Aircross nekā mazais ne Aircross. Bet vērtējums, ja BYD bija ar 6 vidējo, tad Citroens man tomēr ir ar 5 vidējo. Un tas ir tieši lielais klupšanas akmens, ir tas autovadīšanas asistents. Es nezinu, vai viņam ir adaptīvā kruīza kontrola, jo tas, ko mums testos bija, tas bija vienkārši kruīza kontrola. Un tas man uzreiz liek, tā kā labāk būtu neielikuši iekšā. Jo tajā brīdī, kad es esmu jau ieslēdz šo kruīza kontrolas opciju, es sagaidu, ka man nebūs jāsamazina ātrums, ja priekšā esošais samazina ātrumu. Tāpēc es ieliku pie auto vadīšanas asistentiem 4. Sekmīgs ir, bet tas arī nozīmē, ka citiem vārdiem tu esi drusku izlepis jau, vai ne? Un tu sagaidi, ka tev būs vismaz šī adaptīvā, nevis vienkārši kruīza kontrola. Lai gan man ir pieredze ar kaut kādā brīdī, testējot un mainot tās automašīnas, es atceros uz salu tiltu vienreiz dabūju tā kārtīgi bremzēt, jo ar man likās, ka taču mašīna pats sabremzēsies, un tu saproti, ka nebūs. Te ir arī jāsaprot, ka mēs salīdzinām visas pilnīgi mašīnas, un ja es viņam ieliktu augstāku vērtējumu, tas nozīmē, ka es viņu pielīdzinātu kādam citam. Te nav cena pret ieguvumu, te ir vienkārši mašīna salīdzināta. Cena pret ieguvumu ir cita nedaudz kategorija. Jā, jo es šīs mašīnas arī testēju ar to domu, kam šī mašīna ir paredzēta un kā viņa tam cilvēkam varbūt tās iekļautos viņa tajā dzīvē. Bet par C3 man ir tāda sajūta līmenī, jo es diezgan daudz kur vērtēju tā sajūta līmenī, un man bija sajūta vēl pašā sākumā, kad viņš tikko parādījās, man gribējās, lai man viņš vairāk patikt. Vai es domāju, ka man viņš patiks vairāk, nekā viņš man realitātē patika. Un tas man bija tāds, varbūt tāds pārsteigums, pat negatīvs. Un te ir vēl viens faktors, ko mēs skatāmies uz abiem tiem C3, tad viņi sākās no 25,290, bet te pa to 25,290, kas jau ir diezgan daudz pret to automašīnu. Jā, es teiktu, ka vajadzēja būt zemākai tai bāzes cenai. Jā, jo par tiem 25 ar kaut ko tu iegūsti neko. Tu iegūsti telefonu turētāju ekrānu vietā. Un tajā brīdī tu saproti, ka tev viņam tā cena uzkāps. Un ja mēs runāsim tur tālāk par arī tad, kad būs runa par citiem, kas ir šajā pašā sarakstā, kas droši vien tev un man globāli ļoti patīk, tad tieši tāpat problēma, ka tā cena uzkāp jau neadekvāti augstu. Par to mašīnu vairāk runājot, man ir grūti pateikt, man negribās sačakarēt
tagad attiecības ar kādu no dīleriem, kas pateikšu par C3, ko es domāju, bet līdz ar to droši vien ir skaidrs, ko es gribu par viņu pateikt. Man viņš nepatika. Es tagad teikšu godīgi. Un tas bija sajūta ziņā, tā kopējā fonā, ja mēs skatāmies uz to vispārējo. Jo kopumā tā blakus ir pie 27 citi. Tad tu vari tur salīdzināties. Bet vienlaikus man bija garāks brauciens, jo es ar Citroen C3, nevis Aircross, bet mazāko, braucu uz Rīgu. Man bija tas uzdevums viņu uzlādēt un tad doties pa taisno uz Rīgu. Tā bija Panda, piedodiet, bet, godīgi sakot, tās ir viena tā pati mašīna, tikai nomainās emblēma. Un īstenībā man patika, jo tā vienkāršība. Es šajā gadījumā novērtēju mašīnas vienkāršību, ka tev nav pārāk daudz visa liekā. Tev ir jādomā par braukšanu, tad to tu arī dari. Ja tu gribi bakstīties uz telefonu, tas ir pilnīgi uz tevi, bet šī mašīna tev nepiedāvās kaut kādas baigās ekstras vai daudz puļķīšus. Viņa ir tāda mazā bāzes mašīna. Viņai pēc parametriem viss viņai ir ļoti ok. Tā ir tā mazā Stellantis platforma, 40, tur kaut kādi 4 kW akumulators uzlāde, maksimums 100, vidējā 60. Es teiktu, pilnīgi forši. Tā mašīnai viss ir labi. Šis man ir tāds emocionāls. Kaut kā, ka man viņa īsti neuzrunāja ar visu to, ka man parasti tās mazās mašīnas patīk un uzrunā. Iet viņa pilnīgi ok. Man nav iebildumi pret to relatīvi mazo jaudu, jo man liekas, ka ņemot vērā, tas ir elektroauto, viņš tāpat pietiek. Tā. Tas, es teiktu, vienīgais, kur tā jauda var pietrūkt, ir tajā brīdī, kad tu jau brauc uz 90 vai 100, kā kurā šosejā ir atļauts mums te Latvijā. Un tu gribi apsteigt savu priekšā esošo. Tajā brīdī tev ir jāuzvadās, tā ir kā tev būtu iešdes dzinējs, ka tev ir jāuzņem ātrums pirms apdzīšanas manevra, nevis manevra laikā. Tas arī vienīgais, kur var... Protams, jāatcerās, ka Latvijas Republikas likuma došana nosaka bet normatīvi akti, ka arī apdzenot nedrīkst pārsniegt atļauto ātrumu maksimālo, ko mēs arī šajās testos nekad nedarījām, un mēs bijām godīgi braucēji. Jā. Labi, ejam uz priekšu. Nākamais alfabētiski mums ir Dongfeng Box. Dongfeng Box pēc parametriem ir sliktāks. Ja mēs salīdzinām varbūt tikko ar Citroen, pēc vismaz daļas no parametriem, jo Dongfeng Boxam ir mazāka jauda, tātad mazāka baterija. Mazāka baterija, Dongfeng Boxam mums ir tikai 29 lietojums. Uzlādes ātrums 57 kW un vidējais 50, kas ir savukārt labs vidējais rādītājs. Mēs atgriežamies atpakaļ uz to pašu Atto 2, tad tam bija arī tikai 50 vidējais. Cena viņam ir laba. Tas, ko es gribu teikt, ļoti laba mašīna. Pret to cenu parametri tehniski ir sliktāki, iet viņi diezgan labi. Salons, manuprāt, ir labi nostrādāts. Cena ir ļoti laba. Tas, ko es varbūt teikšu netipiski varbūt tādam savai uztverei, ka šis būs vairāk pilsētas un piepilsētas auto. Ar visu to, ka es esmu ceļojis arī ar sliktākiem parametriem, bet pret mūsdienu izpratni šis tomēr būs pilsētas un piepilsētas auto ne garajiem ceļojumiem. Tieši dēļ šīs akumulātora ietilpības un uzlādes ātruma, jo šeit abi nebalansējas. Tai ikdienas vajadzībai, te ir tas pats ķīniešu foršā lieta, ka ir nevis stumds bagāžnieks lielāks, bet ir salona ietilpība uztaisīta. Tu aizmugurē var sēdēt, jo man arī tā personīgā izpratne ir tāda, ka šo dara nepareizi Eiropa, ka cenšas pēc parametriem iestumt lielāku bagāžnieku, bet cieši aizmugures vieta kājām, jo tāpat tas bagāžnieks nebūs tāds, lai vestu leduskapu, un ja tu vedīsi kaut ko lielāku, tu tos krēslus jebkurā gadījumā nolaidīsi, un atkal tā mašīna nebūs ceļojumiem, kur to vajag 3 lielos koferus ielikt. Līdz ar to, manuprāt, par to cenu šis ir viens ļoti salds auto. Viņš noteikti, labi, mans minējums ir, ka šis nebūs uzvarētājs šajā klasē, bet šī ir, manuprāt, šī praktiski labākā izvēle šajā klasē. Finansiāli praktiski labākā izvēle.
Jā, es tev ļoti piekrītu, ka tāds cena pret iegūto šeit ir ļoti augstā līmenī, un man vēl bija jau janvārī, man liekas, testi ar šo mašīnu, man iedeva uz vairākām dienām. Attiecīgi, mēs visi ģimeni tur sasēdāmies, un tajā brīdī es sapratu, ka salonā tas mazais boks, viņā ir vairāk vietas nekā Tesla Model Y. Es nevaru aizsniegt aizmugurē esot sēdošo. Atceries tajā brīdī, kad tikko Ora parādījās. Jā, Tikko viņas bija jaunas, man bija arī iedot nedēļas nogali, es biju šokā par to vietu, jo es braucu paņemt viņu ar domu, ka tas būs maziņais auto, un redzēs, kā man tur meita ielīdīs aizmugurē. Gala beigās tā mašīna ir tāda, ka es aiz sevis sēžu normāli, un te ir kārtu lielākas mašīnas, kurās es aiz sevis nevaru normāli iekāpt. Jo tas ir tas, kā viņi to uzbūvējuši. Un šeit ir tieši tas pats, ka tā arhitektūra tam salonam ir ļoti ietilpīga, un to var pārliecināt tikai reāli iekāpt. Tieši tā. Vēl man kolēģis piebilda, ka testējot, ko es nebiju pārbaudījis, ka skaņu tu regulē jebkuru uz ekrānu, jo viņam ir tas touchscreens diezgan paliels, un tev nav obligāti jāatrod skaļuma podziņa, bet jebkuru ekrānā, kur tu pieskaries un uz augšu vai uz leju, viņš attiecīgi pieregulē skaņu. Un tas tāds interesants niansīti, ko tu tikai šādos testos, kur vairāki testē to mašīnu, piefiksē. Un jā, tad pēc saviem vērtējumiem skatos, man īstenībā Dongfeng box ir tāds 6,5, kaut kur tā grozās, un ļoti uz augšu uzvalk tas cena pret ieguvumu ailīte šajā gadījumā. Jo Dongfeng box maksā 22,990, kas ir lētākais no visiem šeit pieejamiem, un viņš nebūtu nav sliktākais. Ja mēs aizliksim uz nākamo kategoriju, tad tur arī tāds, ka viņš varētu tā īsti kotēties arī tur, nebūtu pats pēdējais. Jā, jo te arī jāsaprot, ka tipiski Ķīnas zīmolam tā starpība ar aprīkojumu to cenu neuzceļ tik augstu. Ka viena lieta ir bāze, bet tev nav tā, ka pēkšņi, kas ir lielajiem zīmoliem, kur tev, 30% uzkāpj pie aprīkojuma. Šajā gadījumā tev tā cena ir realitāte, viņi ir drusku dārgāk, ja tu paņem pilnu aprīkojumu. Viss ir easy. Ejam tālāk, kas mums ir nākamais? Fiat Grande Panda. Tur, Kārli, runās tikai tu, jo es ar viņu neizbraucu, es te viņu samedīšu šonadēļ, lai izbrauktu, un man būtu viedoklis. Ja tu esi braucis ar Citroen C3, tad tu esi braucis arī ar Grande Panda. Tikai Grande Panda es teiktu, ka ir kvalitatīvāk piegājuši salona risinājumiem no tāda aspekta, ka tev ir interesantāk atrasties salonā. Tev ir kaut kādi krāsiņa elementi, arī Citroenam ir krāsiņa elementi, tur, teiksim, pie durvīm tev ir birkas, be cool, stay positive, kaut kas tāds tur rakstīts virsū, tīri forši. Bet Fiat piegājuši tam nedaudz citādāk, tur kaut kāda bambusa apdare tur bija, kas man ļoti kaitināja. Tas pats bija arī Citroenā. Izkot uzliec navigāciju, ar tevi runā izteikti robotiska balss. Tajā brīdī tu gribi vienkārši pēc iespējas ātrāk izslēgt navigācijas balss. Bet tā kā mēs tur testējām, es to atstāju ieslēgtu. Tā, no braukšanas kvalitātes, braucot pa asfaltētu ceļu, kas bija, tas mans gadījums vienkārši braukt uz Rīgu no Skangaļu mūžas, pa ceļam jāuzlādējas. Es teiktu, ka es nenoguru braucot ar viņu, ko es gaidīju, ka, tā kā būs ielikuši kaut kādu nērto beņķi varbūt tās. Bet nē, viss bija kārtībā. Arī atradu savētu sēdpozīciju. Tas, ko var piesieties, ir tiešām tā kruīza kontrola, kas nav adaptīvā kruīza kontrola. Es saprotu, nav līnija turēšana, nav labi, bet tajā brīdī, kad ir tā kruīza kontrola, viņai jābūt ir adaptīvai. To man liekas, visas Stellantis grupa nedaudz pieļauj kļūdu, ka vispār pieļauj šādu iespējamību. Man liekas vispār, ka tai Pandai, tas, ko es gribu pateikt, ka ar visu to, kas neizbraucu ar viņu, diemžēl man sanāca pāris mašīnas, kuras es izlaidu, jo es centos arī kaut ko tur iefilmēt, un mūsu Instagram kanālā varēja redzēt, un būs arī kaut kādi garāki materiāli. Tad Pandai tas dizains, gan tas iekšas, gan arī ārpuses, tas ir tas, kas viņu super forši atdala no tā EC3, un man liekas, viņš izstās ritīgi forši. Un, protams, jāpiemina ir uzlāde. Protams, uzlāde tāda pati kā Citroenam, tur nekāda pārsteiguma nav 100 kW.
par kabeli izolāciju. Jā, es sapratu, ko domāju. Tas bija tas, ko mēs šajā testā gan nepārbaudījām, kā notiek ar lēno uzlādi. Un jā, paldies, Jāni, ka atgādināji. Te ir opcija lādēt ar iebūvēto kabeli savu automašīnu, jo līdzīgi kā tas ir putekšsūcējiem, tev ir izvelkams Type 2 vats. Ja tev ir pretim uzlādes stacija, kurā ir Type 2 rozete, vienkārši izvelk no mašīnas garo pagarinātāju un spraud iekšā. Tas ir ģeniāli. Man pārsteidz, ka nav citi pie tā piestrādājuši. Jā, ir Citroen Ami, kur ir vienkārši, nevis Type 2, bet Šuko gals, kas ir parastā maisarniecības rozete. Kas ir burtiski putekļsūcēja risinājums ar Ami. Jā. Un tad šeit ir atsperveidīgs Type 2 kabels, kas ir forši. Un, ja mēs skatos pēc saviem vērtējumiem, tieši cena, tas ir nevis cena pret ieguvumu, bet dizains Grande Pandai ir 9 no mana skatu punkta, kas izvelk kopējo vērtējumu uz tādu gandrīz 6. Līdz ar to, ja es pirms tam teicu, ka Citroens man bija tāds, 5, tad Fiat Grande Panda dēļ šiem dizaina elementiem ir gandrīz 6. Forši. Es gribu pārēt uz nākamo, un man prieks, ka es par to runāšu. Sākušu. Jā. Es saprotu tavu emociju, tā kā bet es par nākamajiem diviem gribētu runāt. Tie man šajā kategorijā tā kā ļoti patika. Vēl nepieminam. Es, kad pirmo reizi izmēģināju, šis nākamais, par ko mēs runāsim, man momentāli ielec kā numur 1 vispār, es negaidīju. Pirmkārt, šī mašīna, kad viņa tika oriģināli prezentēta Latvijā, atjaunotais facelifts, es jau gaidīju, ka viņa būs elektriskā, bet tajā brīdī viņa vēl nebija elektriskā. Un tad tagad viņa ir atnākusi kā elektriskā, un man tāds, paļāviens, ja viņa būtu tajā gadā izšāvuši, tas būtu tāds bestsellers. Tad Jāni, iesaki. Es vēl arī tad, lai mēs uzturam to intrigu. Man tieši bija tas EV Rallijas, un mēs bijām tajā apbalvošanā ar Egiju, un Egija man tieši prasīja, jo viņi netika uz testiem, viņi man prasīja, kas ir, vai bija tāds spilgts iespējas no kādas no mašīnām. Es piesaucu tieši šo automašīnu, jo tā bija automašīna, no kuras man bija mazas ekspektācijas, un tad pēkšņi bija tāds vienkārši, wow, kāpēc viņa ir tik laba, kāpēc mēs viņu nezinām, kāpēc viņas nekur nav, kāpēc? Vai ne? Un tad šī automašīna absolūti, un šī automašīna ir, tad zīmols ir visvēsturiskākais auto zīmols Ford. Tagad visi galvā iedomājas, tad Fordi kādus elektro ražo. Principā visi elektriskie Fordi, kas ir ražoti, tie ir ražoti uz MEB platformas, kas ir Volkswagen platformā. Mūsu klausītāji tiem droši nav jāskaidro, kas ir MEB platforma. Tie, kas nezin, tā ir tā platforma, ko uztaisīja priekš ID3, ID4. Ir kopumā pa VAG grupu kāds 11 automašīnas ar šo platformu. Tie ir vēl kādaļa no elektriskiem Fordiem, bet šis nav uz MEB platformas, kas arī ir interesanti. Viņi ir izmantojuši to savu kaut kādu B platformu, kur viņi izstrādāja priekš iekšdedes un priekš hibrīdiem. Viņi noelektrificēja. Drusku līdzīgi varbūt, kā to izdarīja kaut kāda Hyundai agrāk ar savām Konu, piemēram. Šī ir Ford Puma. Tātad beidzot mums ir šis nosaukums, Ford Puma. Es varu teikt tā, ar to mašīnu viss ir ļoti labi. Tā kā viss ir ļoti labi. Un tas man bija milzīgs pārsteigums. Es viņu dabūju notestēt pēdējā tajā posmā, kad mēs mašīnas dzinām atpakaļ. Es laikam ar Pumu vai iebraucu Rīgā vai tieši pirms nomainījos. Tad Pumai, kas mums ir no tehniskiem parametriem? 168 zirgspēki, nav nekas super daudz. Akumulators arī nav milzīgi liels, ir 43,6 pieejamais. Īstenībā milzīgs bufers ir, jo gross kapasitē ir 53, kas man pārsteidz. Cerams, ka man tie dati te ir pareizi. Uzlādes ātrums ir 100 kW maksimums, bet vidējais ir 85, kas ir tā, ka ļoti labi, jo vidēji 85 parasti notur tie, kam ir daudz lielāks ātrums uzlādē. Un augstāka cena.
Jā, un uzlāde no 10 līdz 80% ir 23 minūtēs, kas īstenībā ir viens no super labiem rādītājiem. Te, protams, spēlē tieši šis ir tas rādītājs, kur spēlē tas akumulatора ietilpība un vidējais ātrums to lomu. Tad par šo Ford Puma. Sāksim ar to, ka viens no tiem, kas bija pārsteigums, ka viņš ir labs, viņam ir salons, kurš atšķirībā no pārējiem Fordiem, par kuriem mēs runāsim vēlāk, tur nav sajūta, ka tu esi Volkswagen, jo pārējiem Fordiem ir visas detaļas, daudzas detaļas no Volkswagen. Šis ir absolūts tāds. Aizmirsi par Mustangu, kas bija oriģinālais Fords elektriskais. Bet šeit ir tas, ka ir ļoti foršs ekrāns priekšā, ir labs vidējais ekrāns, viņa vadās ļoti labi, salona ietilpība ir laba, ir ļoti liels, ko man liekas, Kārli, mēs runājam, tu pat nepacēli, es tev pēc tam video tu droši vien redzēji manē, ka tu zem bagāžnieki, ir varbūt nav gluži Model 3, tas apakšējais bagāžnieks, zem bagāžnieka grīdas vēl, bet ir milzīgi liels, tur kaut kāds mazais kofers ieies, kas nozīmē, ka tas relatīvi netik lielais bagāžnieks nokompensējās ar to zemgrīdu. Kas vēl viņam ir? Mani pārsteidza. Viņam es ieraugu pēkšņi augšā, tur ir tā kā tās tumbas, un tas interesants iekšējais dizains ir, tur bija Bang & Olufsen burtiņu virsū. Es domāju, kāds Bang & Olufsen, kāds lētais Fords, par ko jūs vispār runājat? Es tā kā, come on, visi liek Harman Kardons, kas ir tagad jau tas devalvējies, tad, jūs tagad devalvēsiet Bang & Olufsen. Un tajā brīdī es saku, labi, jāpieslēdz telefons, jāapklaus, kas tur nāk ārā. Es nebiju vēl pieslēdzis telefonu, jo man primāri es centos vienmēr notestēt to iekšējo navigāciju, un tas CarPlay nepārņem to, bet lai es tieši redzu, kāds ir tā interfejs. Un tu ieslēdz skaņu, un pēkšņi ir, wow, arī te viss ir ļoti labi. Un tā, ka tiešām ļoti labi. Mēs runājam par skaņu, kura ir reiz 2 dārgākās mašīnās, reiz pat 3 potenciāli. Un šis man bija vislielākais pārsteigums. Tādā manā bāzes cena no 28,000 eiro, kas ir ļoti saprātīgi. Neesmu gan papētījis sīkāk. Tu paskatījies, cik demo mašīna maksā komplektācija? Tas ir tas jautājums, ko es domāju, ka man jāapstāsta, ka es neesmu apskatījies vēl. Ja mani atmiņa neviļ, 35,000. Ļoti labi. Ar visu aprīkojumu maksimāli. Tad bāze ir 28 un pieliec vēl klāt 7, kas būtu 4. daļa klāt. Un tev ir pilnā komplektācija. Tipiski demo mašīnas ir pilnā komplektācija. Labi, un Kārli, kāds tev viedoklis par šo? Es tieši man ir sava vērtējuma lapiņa priekšā, un starp šiem iepriekš minētajiem man bija tāds, kur viens parametrs, kas izcēlās, tur 9 ieliku. Tad Ford Pumai man ir 2 parametri, kas ir dabūjuši 9, un vidējais attiecīgi ir teju 8. Cena pret ieguvumu ir 9, manuprāt. Tas man ir jau sirdī ļoti tuvs tā mazākās mašīnas, un šī ir maza un ietilpīga mašīna. Kā iepriekš minēju, tas praktiskums bagāžniekā, bet arī salonā iekšā, tu redzi, ka ietilps tev ģimene tur iekšā. Protams, ja jūs visi esat 2-metrīgi un svarat tuvu 1,5 centimetram, tur būs problēmas. Tur cita veida problēmas jau tev ir. Bet šī mašīna ir tiešām domāta tādiem vidusmēra cilvēkiem, vidusmēra vajadzības. Viss ir tie parametri arī tehniskie, kad mēs skatāmies. Viss ir normāli. Tā ir tā mašīna, kurā es sevi redzu. Ir mašīnas, kuras forši bija patestēt, foršas emocijas iegūtas, bet Ford Puma ir starp tām, kurām es varu sevi ieraudzīt, braucam ar šādu kādreiz nākotnē, kad man būs jāizvēl savu nākamā mašīna, potenciāli Puma būs starp tām, jo viss ir ļoti loģiski šeit. Super, ejam uz priekšu. Kārli, tā teikt, tu sāc ar nākamo, manā izpratnē, super emociju mašīnu. Jā, un mēs jau par šo mašīnu esam iepriekš arī podkāstā runājuši. No ļoti elektroauto aprindās pazīstama brenda. Šoreiz runa ir par Hyundai Instaru, un šeit man ir jāpašķir lapa, jo Hyundai pārlec jau nākamo lapu, neietilpa pirmajā lapā. Hyundai Instar tiešām mums abiem ar Jāni ļoti patikās. Ir, protams, kaut kādas niansītes no tāda aspekta, ka šī ir, kā lai to pasaka, viņa fifīga.
Viņi ir fifīgi, ka viņiem tu kaut ko piedod, ko tu citām mašīnām nepiedotu. Tur, teiksim, plecā tev statne varbūt tās ne īpaši labi pieguļ, bet atkal tev ir... Vai tieši otrādāk, tieši pieguļ labāk nekā citos? Jā, tas ir tā kā tādi interesanti aspekti, un arī, ko daudz nepamanīja, ka aizmugurējā rinda sēdekļi bīdās uz priekšu uz atpakaļ. Noteikti daudz arī nepaskatījās, ka tev īstenībā visi beņķi nolokās plakaniski, kas ir tipiskais Instara reklamēšanas triks, ir pateikt, ka te ietilpst 2 metri, man liekas, 2 metri vai 2,20 pat ietilpa. Ja tu teorētiski... Te es uzreiz mazu atrunu. Jūs varat ieiet Latvijas elektroauto biedrības vai uzlādāts Instagramā. Tur ir video, kur ir redzams, ka Kārlis guļ tajā mašīnā. Pilnā garumā, komfortabli guļ. Tā kā to es teiktu, ka noteikti varat apstīties, lai saprastu to sajūtu, ka it kā tā super mazā mašīna ir ļoti ietilpīga. Un es te gribu pievērst uzmanību tam taviem krēsliem. Es arī, kad testēju arī video, ieliku to, ka tas bagāžnieks šeit ir pat vēl vienkāršāk. Te, piemēram, lai tev nebūtu jālaiž uz leju, tu vari to vienu pusi pastumt uz priekšu, tu īstenībā iegūst daudz vietas, tur apsēsties vairs tad nevarēs aiz tevis, tas ir skaidrs. Bet tā, kad tie krēsli ir ap divi atpakaļ, es aiz sevis sēžu pilnīgi normāli, tā, ka viņi ir uz priekšu, piemēram, viens, tu dabū bagāžnieku pusi lielu, tu vari sakraut visu, ko tev vajag, vai arī tad tu atkal bīdi atpakaļ, protams, tad bagāžnieks ir mazāks, bet tas ir, manuprāt, tik eleganti uztaisīts, ka tas strādā, tas vienkārši strādā. Vai ne? Un tā var arī apmānīt tos visus parametrus, sabīdīt beņķus pēc iespējas tuvāk pirmajai rindai, iegūst tur savus tos 300 litrus, kas būtu klasēju wow, un tagad reāli tu lieto, tad atbīdi beņķus atpakaļ, un tev ir kaut kur 200 litri tas bagāžnieks, vai 160. Un vēl tas, kas mani pārsteidza, vai nē, bet kas man ļoti patika, bija tas salons. Man liekas, tā, ka mēs toreiz, Kārli, tev bija tas Instars, kur mēs kopā izbraucām, tur bija neinteresantāks salons. Šeit bija tas gaiši rūtainais. Un tas ir vēl vairāk tieši to sajūtu tajā mašīnā. Jo salons bija tāds bēšīgi rūtains, bet tad mazo rūtiņu, nevis tad Volkswagen rūtiņu. Un man rītīgi patika. Man tajā mašīnā... jā, tur es varu teikt, no savas sajūtas, tas skaidrs, ka tas vadības panelis ir kaut kāds absolūts Frankensteins. Tur ir paņemts vienkārši pēc sajūtas viss, kas tev noliktavā bija. Klimata kontrolas bloks vienkārši ielikts pa vidu, kurš tur vispār neiedarās. Tur kaut kādi pogas ir saliktas. Viņš ir tāds baigais, vienkārši no visa kā. Bet tas viss tajā brīdī, kad tu viņu ieraugi, kad tu redzi to salonu, kāds viņš ir, tu redzi tās features, kuras viņā ir, viss ir forši, jo absolūti tā ir tāda pati, kā mēs par nākamo automašīnu, par ko runāsim, lai mums jau nākamā arī būs absolūti emocija auto. Nē, aiznākamā. Bet ir laiks parunāt arī par tehniskajiem parametriem. 49 kWh neto, bruto, no kura var izmantot 46 kWh, tā kā ļoti pieklājīgs tas buferītis ir normāls. Patēriņš ir normāls. Manos testos pavasarī bija labāks nekā VLTP. Šis ir EVDB patēriņš. Un attiecīgi tu vari nobraukt. Šī mašīna teorētiski sniedz vienu no lielākajām tām sniedzamībām ar vienu uzlādi budžeta klasē. Un tad nākamais jautājums, es tā kā varu aizbraukt 300 kilometrus, tas ir reāli, ko tu vari aizbraukt 300 kilometrus. Un tad tev uzlāde ir maksimums it kā 85 kW, kas nav baigi daudz, bet tev vidējais ir 75. Un to es arī pārbaudīju, kad es biju salīdzinoši vēss rīts, un tu pieslēdzies pie lādētāja, un pēkšņi skaties, tā mašīna lādējas super ātri. Tā kā es biju domājis, ka es no rīta speciāli agrāk aizbraucu uz to lādētāju, parakstīšu kādu e-pastu, jo man tur bija darbi bišķiņi sakrājušies. Nē, es knapi atvēru datoru, iestartēju, skatos, trešdaļa jau pilna. Jā, kamēr es uzrakstīju to pirmo e-pastu, jau viss jāslēdz no tā uzlāde. Jā, un tas man vispār patīk, mēs runājam par tām mašīnām, ka kopumā tā tendence iet uz to, ka nevis tie mārketinga cipari, kas ir maksimāla uzlāde, kur patiesībā daudz ko neizsaka, kur ir tajā īsajā periodā, bet tieši uz to vidējo uzlādi tagad arvien vairāk ražotāji koncentrējās. Un tajā gadījumā
tu iegūsi daudz vairāk nekā uz to supercipariņu uz tiem pirmajiem 20-30%. Jā, un es domāju, mēs varam lekt uz nākamo, kas vēl ietilpst šajā kategorijā. Mums ir palikuši 2 šajā cenu kategorijā, un Opel Frontera. Diemžēl šeit man nav viedoklis. Frontera mums nebija uz testiem. Jā. Tieši tāpēc arī. Nākamais būs, par ko mēs runāsim, kas ir interesantais. Tātad, es pieķeršos tam. Es teicu, man bija taisnība, man ir prieks par to. Nākamais arī ir emocionālais auto, un par to runāšu es. Tā ir mašīna, ar kuru mēs esam jau daudz runājuši. Mēs ar Kāro, es esmu testējis, Kāros ir nedēļu testējis. Mums ir viedoklis, un viedoklis ne tikai pa 2 dienām, bet mums ir viedoklis katram pa nedēļai gandrīz. Man drusku mazāk, Kāram laikam bišķi vairāk. Man varbūt kilometru ziņā daudz sanāca. Es ar šo automašīnu nobraucu uz Tallinu, tad tur vēl kaut kur, tur atpakaļ kaut kādas rujienas un kaut ko tādu. Tas ir Renault 5. Tas ir kārtējais emociju auto, un šim auto, es teikšu, tā lielākā vērtība ir tās emocijas, tas dizains. Te mēs, protams, nevaram aizmirst, ka šis ir kļūst par Eiropas, man liekas, gada auto, gada elektroauto. Līdz ar to mēs... Gada auto, laikam, pat jā, ne tikai elektroauto. Nu, manā galvā gada auto, ja tas pat ir gada elektroauto, tas ir gada auto. Man tā iekšdedz neinteresē baigi. Tad Renault 5, es pat nezinu, cik mums daudz jārunā, man liekas, mēs esam vairākas epizodes par viņu runājuši. Nu, teiksim tā, emocionāli ļoti patika. Tehniskie parametri 100 kW maksimālā, 70 kW vidējā, kur mēs iepriekš runājam 8,5 instaram maksimālā, kas tā kā zaudē, bet 75 kW ir vairāk nekā 70 kW vidējā. Mēs esam tiešām daudz runājuši. Es varu vienīgi pateikt, ka mans vērtējums par spīti tam, ka dizainā es ieliku 9, apdars kvalitātē es ieliku arī 9. Vidējais tomēr nokrītas uz 7, kaut kas. Tas 7,5 ir tas vidējais aptuveni, ko es iedodu Renault 5, jo es mēģināju tomēr savas emocijas, ko es esmu ieguvis par šo mašīnu, kaut vai vien skatoties uz viņu, nosist uz leju. Un, tad tāds ir tas rezultāts. Bet šajā budžeta kategorijā man ir aizdomas, ka uzvarēs Renault 5. Manā galvā, mēs palikām pie tā, ka tagad saliksim savus vērtējumus. Manā galvā ir tāda situācija. Man uzvarētājs ir iespējams tev arī, cik es saprotu, ir Ford Puma, bet es arī objektīvi to saprotu, ka tas man ir daļēji no tā, ka pārzinot šīs automašīnas, no lielāko daļu no automašīnām mēs esam braukuši iepriekš. Tas ir tas pārsteiguma moments. Jo es negaidīju ne tuvu, un tieši tāpēc varbūt man tas arī, tas jaunais to ekspektāciju, kur bija zema, pēkšņi uzšāva daudz augstāk, bet tad vēsu prāt, es arī domāju, ka uzvarēs Renault 5. Es neredzu citu, kur šeit varētu uzvarēt, tad pilnīgi atklāti. Es varēs skatos tagad cauri tabulai, es domāju, ka uzvarēs Renault 5, jā. Droši vien jau, ka es teiktu, tādā vispārējā uztverē viņam arī droši vien, ka būtu jāuzvar šajā kategorijā. Arī saprotot, ka žūrija, ir ļoti dažādi cilvēki žūrija, un tas vidējais varētu būt, ka Renault 5 uzvar, pat ja, mēs abi divi nobalsojam par Pumu vairāk punktus nekā par Renault, tad tomēr ir jāsaprot, ka tā vidējā žūrija no vairāk kā 30 cilvēkiem šajā kategorijā. Es neredzu citu variantu kā Renault 5 pirmā vieta. Jautājums ir par 2. un 3. vietu. Manuprāt, te būtu Puma un Instars, bet potenciāli var izšaut arī Fiat Panda. Varbūt tās arī BYD. Tā kā Jāni varbūt tās padalies ar savu viedokli, kas tev liekas, kas būtu 2. 3. vietā. Baigi sarežģīti. Tieši man ļoti tas žūrijas dažādība liek domāt, ka Instars tas varētu būt, ka tas nebūs. Jo lielai daļai tas uz to Instaru bija tas arī tajās, tad teikt, off the record sarunās, ka tas tāds kroplīts kaut kāds ir. Tāda, diemžēl, ir tā daļas uztvere. Es domāju, ka uz piedestāla tiks BYD ar visu to, ka mēs ar tevi viņus nevērtējām pārāk augstu, jo atkal pret to zemo kategoriju tā ir salīdzinoši liela mašīna, ko tu dabū. Tev ir tā džipīgā sajūta, kas Latvijā visiem patīk, ja mēs tā kopumā skatāmies. Un atkal šī žūrija tomēr pārstāv. Tā kā mums ir satversmē noteikts, ka Saeima ir 100 tautas priekšstāvi, tā šī žūrija arī ir relatīvi tautas priekšstāvi.
Jo tā ir tā labā ziņa. Tie nav cilvēki, kas dienā brauc ar automašīnām. Mums nav neviens dealer pārstāvis. Tie visi ir cilvēki, kuri kaut kāda daļa ir saistīta kaut kādā ziņā, bet daļa arī nav saistīta ar automašīnām. Vai vismaz nav tieši saistīta ar automašīnām. Un viņiem tas viedoklis būs, teiksim, tāds cilvēka parastā, nevis tā, kas ikdienā brauc ar dažādām mašīnām. Jā, jo es domāju, ka Ato noteikti būs uz piedestāla. Man grūti ar to trešo nosaukt, kurš vēl tur būs. Nezinu, jebkurš no viņiem. Varbūt pat tas pats Citroens tieši tāpēc, ka tas ir tāds zināms zīmols. Arī varētu būt, jo, ja tā skatās Citroens, praktiskums, lētums, tā kā lētais praktiskais. Tā kā nākamais solis ir Dacia. Es varbūt liktu Dongfengu, bet es domāju, ka viņš nebūs dēļ, tas ir Dongfengs. Dēļ aizspriedumiem, jā. Jā, tie aizspriedumi ar to nosaukumu, jo BYD tomēr mēs redzam ikdienas komunikācijā, ka tie aizspriedumi ir mazāk. Tā, klausies, mums ir jāsāk pārslēgties uz video klasi, mēs diezgan gari ejam, tad mēs tagad iesim tālāk nākamā klase, kas mums ir sadalījums no 30 līdz 60 tūkstoši eiro. Šī ir visplašākā un, manuprāt, arī visdažādākā klase, kur ir viss sarežģīta. Ja? Šeit noteikti ļoti sarežģīti vērtēt. Kaut vai tāpēc, ka daži modeļi, kas šeit ielec iekšā, viņi pēc sajūtām ir tajā 60 plus kategorijā. Un tas viņiem ir milzīgs, tas viņiem potenciāli ir tāds handicaps šajā gadījumā. Sāksim alfabētiski. Kāro, tev laikam rinda ir sākt vērtēt. Jā, Alfa Romeo Junior elektrikā. Pazīstama platforma, Stellantis grupa, bet, diemžēl, tajās brīžos, kad es biju gatavs braukt, Alfa Romeo bija jau aizbraukusi, tāpēc man īsti viedoklis nav par viņu. Man ir viedoklis, es ar viņu braucu, es braucu turpceļā no Rīgas, kad mēs braucām, es vienu posmu kā reizi braucu, līdz ar to es tur šosei pamēģināju arī vairāk un tā. Jā, dizains. Tad Alfas dizains ārpusē ļoti foršs, Alfas dizains iekšpusē plastmasīgi foršs un viss. Ar to viss beidzās. Diemžēl šis nav labākais no Stellantis izstrādājumiem, nekādā gadījumā. Viņam, manā izpratnē šī automašīna ir tāds absolūti nepareiza. Tas Alfas dizains ar šo Stellantis platformu, viņi tur nedraudzējās nekādi. Es saprotu, ka eksploatē vienu un to pašu platformu, viens akumulators, vienus motorus, bet tā Alfa, tur nav tās Alfas. Man ir izpratni, kāda ir vecā Alfa un kādai ir te jābūt Alfai, tad šis ir vienkārši rebrandots kārtējais Citroen C4, Peugeot 208. Mēs liekam jebko, un viņš ir tāds. Tikai atšķirībā no tām automašīnām tas dizains prasa kaut kādu sportiskumu, kura tur nav vispār. Salons ir pat, es teiktu, mēreni plastmasīgāks un nekvalitatīvāks nekā tas ir šim te pārējiem modeļiem. Jā, ar to es arī laikam varu teikt, ka manā vērtējumā viņi ir zemu. Cena viņai ir augsta, viņa sākās no 38,600, kas, manuprāt, ir vienkārši neiedomājami. Jā, ka tajos tehniskajos parametros, nē. Jo, lai viss saprast, tas ir tieši tā pati platforma. Tā, kas ir kādreiz jau tie, kas tagad pērk 208 Peugeot C4 Citroenus lietotus, tad principā tā ir tā pati maz drusciņu uzlabota. Tur ir kaut kādi 6 zirgspēki nākuši klāt, kaut kādi pāris kilovatstundas pienākušas klāt. Tagad ir 54 no 50 gross un no 40 kaut kādi 5 uz 50 pacelts. Pieejamais, bet pēc būtības tā sajūta ir tieši tāda pati. Mēs arī runāsim par tehnisko dvīnu Citroen C4 vēlāk. Un tam cena ir vienkārši krietni zemāka, par 7,000 pat zemāka. Bet es domāju, mēs varam nomainīt uz nākamo alfabētisko, kas ir BYD Sea Lion 7. Sākuma cena 47,810 eiro. Ar šo mēs esam jāni pabraukājuši, vai ne? Manuprāt, šim auto nav jābūt šajā kategorijā. Jo pirmkārt, protams, ka testa auto mums nebija pa 47, bet tas bija 58, kas ir maksimāla versija, bet tas ir ok, viss tā dara. Bet pēc sajūtas tas auto ir augšējā kategorijā. Tur viss raksta to,
ka viņš ir augšējā kategorijā. Man ir, es Silēnu un Silu, mans Sils bija ilgāku laiku arī, un Silēnu es tas vairākos piegājienos pabraucis, un man ir problēmas ar BYD. Man ir problēmas tādas, ka es nevaru objektīvu mīnusus viņam atrast. Un man kā kārtīgam latvietim gribās atrast tai mašīnai mīnusus. Viss viņai ir, maigiskot, ļoti labi. Tā kā ļoti, ļoti, ļoti labi. Šai maksimālajai versijai ir 530 vājprāta zirgspēki. Viņš ir drusku maigāks nekā Sils, bet tāpat ir vājprāta zirgspēki. Viņam ir nenormāli labs uzrāviens. Viņam ir pietiekami liels akumulators. Viņam ir 91 kWh pieejamā. Mēs paskatāmies uzlādes parametrus. Viņam ir 230 maksimums un 165 vidējais. Nu, tur ir... Starp citu, šie abi divi ir augstākie parametri šajā klasē. 230 maks. Vienam modelim ir 200. 165 vidējais. Nē, Kāru, šajā klasē tikai, jā? Tu domā, šajā klasē, jā. Šajā klasē. Augšējā jau mums ir uzkāps tur. Nu, protams. 165 vidējā pīcī. Nu, tur... Šī visi ir parametri, kuri ietilpst augšējā klasē. Nu, tā kā reāli. Jā, bet arī ar to paku, ko tu teici, 58,000, joprojām ir zem 60,000. Jā, tur jau tā lieta, un tas ir pārsteidzoši. Man tagad ir pāris paziņas, kas ir nopirkuši viņus. Viņi ir absolūti laimīgi. Man ir, es dzirdu tos atsauksmes, un te ir viens jautājums, es ļoti mēģināju atrast mīnusus. Tā kā ļoti mēģināju. Varētu piesēties par patēriņu, bet es atvainojos, tie ir 530 zirgspēki. Ko mēs sagaidām? Mēs sagaidām 20 stundas. Protams. Tas, ko es atradu, es tiešām atradu, es varētu smēties 3, kuras beigās nav 3. Es atradu vienu, kur piesēties. Tātad tas krēsls, kur tu sēdi vadītājs, tā sēdēšanas daļa, kas ir horizontālā daļa, viņa ir diezgan taisna. Un ja tu ļoti dinamiski braukā, ko ar šādu lielu automašīnu tu ikdienā nedarīsi? Tādus pagriezienus, tu tādu trases vairāk sajūtu, drusku tu slīdi. Tā viegli, tas nav kritiski, bet tā kā tev ir sajūta, ka tevi tas krēsls nenotur tik labi, cik viņš dinamiski braucot varētu noturēt. Un tad otrs mīnus, ko es atradu, es atvainojos, es iedomājos, ka viņš varētu būt. Tad, kad tu brauksi pa ārzemēm, kur ir tie lielie ātrumi, mēs runājam par 140, 160 km/h, kurus mēs Latvijā nekad nevaram attīstīt, un nekad to dzīvē neesam arī izdarījuši, tad man tādā ideja un iedomā ir, ka tur būs palielāks troksnis varbūt nekā gribētos, jo mašīna ir salīdzinoši klusa, bet ka pie tā lielā ātruma šis varētu tomēr nozīmēt, ka tas troksnis ir lielāks. Bet šī ir mana tāda iedoma, jo mēs, protams, kā ātrumu nereiz nepārkam. Jā. Un vienīgais, ko es tā piebildīšu, ja mums ir jāpiekasās, tad tas ir multimedijas. Tas, kā tu reaģē ar vidējo ekrānu. Bet viņš ir tik vienkārši pieslēdz to Android auto vai CarPlay un miers. Redz, kā man pēc tā Sila, kuram bija vēl tas vecā sistēma, trim apļiem, tas pats, kas bija Atto 2, man jau likās ļoti labi, un šo es vairs kā mīnus. Viņš ir daudz labāks, nekā bija. Es piekrītu, bet... Un vēl tas, ko es varbūt kontekstā ar tām savām iedomām, pie tā lielā ātruma, ja tu no tāda milzīga ātruma ar viņu baigi bremzēsi, tā, ka tu mēģinās no tā lielā autobāņa ātruma sabremzēties uz tādu 80, 90, tad, un tā ļoti strauji, tad iespējams tā mašīna būs diezgan daudz jātur, lai viņa tā, jo viņa tā bišķi grib tā pa labi, pa kreisi kaut kur papeldēt. Tā Latvijas sakot bišķi jāvāc tā mašīna. Bet tas atkal Latvijā nav aktuāli, to mēs arī nekad nepārbaudījām, tās ir tādas manas absolūtas iedomas. Nākamais auto ir BMW iX1, un šeit es uzreiz piebildīšu, ka šis ir pirmais BMW, kurā es saprotu tos BMW fanātus. Un tā... Jo līdz šim i3, paši BMW fanāti neuzskatīja par BMW, labi. Iesēdos iX, tāds kosmos, tur, ak, Dievs, šitam visam vēl jāpierod mēnesis, līdz kamēr tu sāksi normāli viņu lietot. i4 jau bija tuvāko pagājušajā gadu testēja, un šis iX, tas bija tāds, šito mašīnu es saprotu, man pat nevajag nekādu instruktāžu, kā viņu lietot. Šito es saprotu tiešām, ka BMW fani varētu tiešām arī pirkt šo mašīnu. Bet vienlaikus viņam cena ir sākot no 60,000.
Un tagad mēs tikko runājam, ka augstā paka BYD ir 60,000. Nu, tad grūti man ir novērtēt viņu līdzīgi. Jā, par BMW. Es dēļ dīleru runāšu ar tādu sliktāku toni varbūt, un es tev arī pēc tam pateikšu. Tātad es atļaušos to teikt, lai BMW dīlerim varētu nepatikt. Bet ne, pats BMW, viņš ir BMW. Tur viss ir, viņam ir dizains tipisks BMW, viņš uzvedās tipiski BMW, viņam ir jauda tipiska BMW, viņam ir elektriskie parametri vidēji labi pret to automašīnas izmēru. Globāli ļoti tāds saprotams BMW, kurš būs gan tam BMW fanam, bet es domāju, ka arī tas kuram varbūt BMW nav ikdienā tas lielais fans, viņiem tā mašīna liksies laba. Viņa ir sabalansēta. Jā, tieši tā. Un tad ir tā, ka, bet arī tas fans BMW atradīs tur to savu BMW DNA un viss būs ar viņu labi. Man kopumā viņi diezgan labi patika. Par to cenu. Man bija komentārs no BMW dīlera, kur es pie tam biju pateicis cenu video, ka tas sākās no 55, jo BMW ir viens no tiem, kas nav ielicis mums līdzi specenas lapu. Man ļoti nepatīk, jo man ļoti patīk, ka ir tā specifikācijas lapa, kurā tu vari uzreiz pāriet pāri, un tad vienkārši ir salīdzināt. Tev nav jāstāsta 5 stabulas, kurš tev ir kaut kur, bet ka tev katrā mašīnā ir, un, teiksim, tev ir uzslava, teiksim, autobusa donai, kur viss ir salikus, viss ir kārtībā. Vēl kādēļ dīleri to izdara. Es biju pasties Vācijas cenas, jo tur man godīgs, ko bija vienkāršāk apstīties online Vācijas cenu, jo tur ir normāls tas konfigurators, kas izrādījās, ka arī Latvijā ir konfigurators, pēc tam jo agrāk tāda nebija, man liekas. Tad es biju pateicis, ka viņš sāks no 55. No dīlera bija aizrādījums, ka viņš pēkšņi izrādās sāks no 48, 49, kur es nekur neatradu, jo viņu mājaslapā saka, ka viņš sāks no 57. Gala beigās es izdzēsu daļu no storijiem. Es gribēju izdzēst vispār visu BMW, bet es to neizdarīju, tāpēc, ka tā mašīna ir laba. Tas, ka varbūt dīlerim ir interesanti pieeja, tas ir cits stāsts. Jūs skaidrs, ka katrs dīlers jums var iedot kaut kādu atlaidi, tīpaši uz mašīnām, kuras netik labi tirgojas. Bet mēs runājam par cenas lapas cenu. Nevis par kaut kādu flīt cenu, nevis par kaut kādu tur zem letes cenu, bet publiskā cena ir tāda, kāda viņa ir, un viņa ir skarba pret to automašīnu. Un tas, ka jums... Cik tu teici? Es biju teicis video 55, ja nemaldos, jo es biju skatījies pēc Vācijas cenām, jo es biju skatījies, es to cenu gribēju nevis X-Drive 30, bet es skatījos X1, man liekas, Vācijā sakās no 55, un beigās man dīlers kaut ko sāk stāstīt, ka atnāca man tā ziņa no dīlera, ka ir 47, lai gan viņu mājas hopā, man liekas, sākās no 57. Nu, nezinu, putē ar tām cenām. Es tikko atsvēru BMW.lv konfigurators, bāzes komplektācijas tips 59,750. Nu, sākot no. Un tad ir tā nospied skatīt citus variantus. Ok, X-Line ir dārgāks, M sporta paka dārgāk, bet M modelis 51,800. Kāpēc M un M sporta ir citādāk? Es citēšu daļu no šīs ziņas, kas bija no dīlera, ka šī auto sākuma cena, kas ir interesanti, bez valsts atbalsta, tad teikt, jūs vēl dzīvojat pagājušā gadā, ir 48,900. Es nezinu, no kurienes viņiem ir tāda cena, kur viņi ir, jo viņas nekur nav. Es atradu. Benzīna versija ir šajā cenā. Nu, izcili, nopietni. Jā, 6,5 litru uz 100. Nu, tad mēs redzam, jo, sorry BMW, bet pagājušajā gadā jūsu mašīna uzvarēja dārgajā klasē, un jums pat nebija neviens atbraucis to saņemt. Negaidīti. Skaidrs, ka BMW mums uz testu nedabūtu nekad dzīvē vairs. Nu, jā. Rekur, es atradu beidzot normāli sadalīts elektrisks hibrīds benzīns BMW iX1 e-Drive 20, kas ir mazākais. 55,750. Tas ir tas, par kuru es arī atsaucos par cenu. Hibrīds lētākais 57,150. Benzīns lētākais 47,530. Nu, skaidrs. Lūdzu. Labi, BMW, lai jums veicās tirgošanā, ejam tālāk. Nākamais mums ir Citroen C4. Rītīgs pabērns šajā klasē, es teiktu.
Jā, man ir pieredze, es ar Citroen C4, vēl pirms tā facelift, kurš ir tagad, es esmu kādu gadu nobraukājis dienā. Tā mašīna ir komfortabla, viņa ir foršs hatchbacks. Viņa pilda mašīnas funkciju, viņa ir ļoti ok cena, viņa sākas no 32,000 eiro. Viņai ir tā pati platforma, kas Alfa Romeo Junioram, kurš tur sākas no 39 gandrīz. Mašīna parastā, viss parastākā normāla mašīna, ļoti ērti krēsli, nepārāk ērts interfejs, ko vēl? Man ir vērtējumu skalā, visur ierakstīts 6, izņemot praktiskumā, man ir 7. Absolūti piekrīt. Tas arī, manuprāt, izsaka visu par šo mašīnu. Tāda viņa arī ir. Un es domāju, ka it īpaši tad, kad dīleris, varat paskatīties Mežciema dīleris, kad viņš taisa akcijas, man liekas, tas ļoti labs piedāvājums, jo tās cenas ir akcijas atlaidēm ir ļoti labas. Tajā brīdī, kad viņiem bija valsts atbalsts, viņi bija super salda. Tajā brīdī, kad būs atkal valsts atbalsts, kaut kad, tad viņi atkal būs ļoti laba. Viņi ir drusku tāds old school, drusku tāda novecojusi, varbūt ar visu to faceliftu, jo tas salons nav mainījies, bet priekš ģimenes, lai nopirktu saprātīgas naudas elektroauto, manuprāt, ļoti labi izvēle. Jā, tāds. Tur nebūs. Lētākais no šajā grupā pieejamiem. Jā, un tur nebūs to emociju, ka viņi ir kaut kas super emocionāls, bet arī nebūs to emociju, ka viņi kaut kas baigs slikts ir. Tur viss ir vienkārši mašīna parastā. Un tieši tas ir viņas tas pluss lielais un tā labā ziņa, ka viņi ir mašīna parastā. Tā. Ejam tālāk. Cupra Tavascan. Kārli, tu stāstīji, man viņa ir šonedēļ uz testu, tikai es arī līdz viņai net. Cupra Tavascans ir Cupras versija par to, kā vajadzēja īstenībā būt ID5 uztaisītam. Es teiktu, ka vienīgais parametrs, kas tā kā bišķiņ pieviļ, ir maksimālā uzlādes jauda, bet tā kā vidējā uzlādes jauda 120, kas tā kā ir ļoti labi. Un pēc maniem vērtējumiem es skatos, man te jau visur ir atzīmēts 8. Tātad vidējā atzīme gandrīz 8, 9 esmu ielicis tiešām pie uzlādes ātruma, un sliktākais, ko es ieliku, bija multimēdija interfejs, jo man tomēr Cupras tas default multimēdijas, nav pa spalvai. 6 es tā ieliku, jo visu es varēju atrast, bet man vizuāli vienkārši nepatīk. Citādāk, man patīk šī mašīna, tu pa gabalu redzi, ka viņa ir Cupra, tu tā nesajauksi. Un ļoti tā priekš Volkswagen tās grupas, es teiktu, viens no tādiem labākajiem piedāvājumiem, kad tu skaties ne tikai cenu, bet arī to odziņu, kad tu gribi odziņu dabūt. Tad Cupra Tavascans. Bet, cena 55,500, kas, ir ID7 cenā. Tā, drusku tomēr atsit. Jā, tā cena, man liekas, ir baigi liela, tomēr, lai gan, parametri ir labi. Es saku, jā, man jāizbrauc uz šonadēļ, viņi izbraukšu, man te pītās dažas mašīnas, kurām es neizbraucu. Drusku diskutabls ir tas iekšējais salona dizains. Daudz ir nepārāk labs arī atsauksmes par to, tas tāds gaumas jautājums. Tā kā ejam tālāk. Jā, vienlaikus viņš ir lietoja. Tā, nākamais, kas mums ir? Mums ir Fiat. 600C. Nepārsteidzoši lielāks nekā 500C. Bet, tas dīvaini tā nebūtu. Jā, ir zinām modeļi, kur 5 ir mazāks nekā 4. Protams, jā. Un 600C ir tas pats C4, Alfa Romeo Junior, tikai Fiat izpildījumā. Un tad, kad es testēju Fiat, man viņš bija iedots uz vairākām dienām pagājušajā gadā. Man īstenībā ļoti patika. Tas, ko es teicu par to nepārāk lielo, bet vienlaicīgi ietilpīgo mašīnu, šeit tas atspēlējās. Vienīgais arī tā multimēdija, bet viņa ir tik novienkāršota, ka nevar īsti sajaukt. Un pēc maniem novērtējumiem, es neesmu atzīmējis. Labi. Es atceros, kā tā bija,
Ir visa, es teiktu, no Stellantis grupas šis ir labākais uz šīs platformas, kas ir uztaisīts. Es jau nepiekrītu. Tas ir lieliski. Man liekas, ka tā nav. Man liekas, ka ir rinda ar labākiem. Tā pilnīgi atklāti saku. Jā, izmērs viņai ir foršs. Viņš tāds foršs, teiksim, kompromiss starp to izmēru, ietilpību un visu. Tik tālu, jā. Viņa ir, tā kā es parasti cenšos nepiesaist, bet viņa ir tikai super plastmasīga. Man ir viens video nofilmēts, kur es, piesitu pie visiem materiāliem, kurus es redzu salonā. Visi viņi grab. Visiem ir tāda rītīgi plastmas, tāda prastā plastmasa. Es teikšu, ka varbūt pat prastāk nekā, droši vien, ka pat noteikti prastāk nekā kaut kādam Dolphin Surfam no BYD, kurš tur ir maksā 22,000 eiro. Tas bija viena lieta, kas man baigi. Jā, man pat patika, un šai mašīnai iederējās šī mazā un tāda vienkāršotā multimēdija, tā sajūta ir kopumā, ka viņš ir tāds labā ziņā vienkāršs auto no lietošanas viedokļa. Tas viņam ir forši. Bet šim visam pa virsu nāk izpratni par tā cenu. Un, kad mēs paskatāmies uz šo cenu, tad man viss labais šai mašīnai nošļūts lejā. Cena sākas no gandrīz 36,000 eiro. Kas ir krietni pa daudz tomēr tai mašīnai. Tā kā nenormāli. Mēs pastamies to pašu Citroen C4, kurš ir ietilpīgāks, kurš ir, neinteresantāks, bet kurš ir nostrādāts labāk, kvalitatīvāk, kuram krēsli ir ērtāki, tas sāks no 32. Tas Fiats, tas Renault 5 arī izvelk to cenu uz tos emocionalitāti, tad, manuprāt, tas Renault 600 uz manā galvā, viņš ir drusku tāda parodija par to veco Fiat emocionalitāti. Viņš ir kaut kas mēģināts, bet viņš nav sanācis. Jo, teiksim, Renault 4, Renault 5, tie ir sanākuši. Tad 600, tomēr, manuprāt, nav sanācis. Vēl 600 bija interesanti, jo, kad es viņu testēju, bija ļoti karsts ārā. Tā bija pagājušā vasara, nevis šī vasara. Bija tās karstās dienas, bija 27 grādi ārā. Un viņam bija tendence, ja tu ilgāk stāv, viņš vienkārši izslēdz. Tu esi aizmirsis izslēgt, tad mēs tevi izslēgsim tavā vietā. Un es gaidu sievu, un viņa tur bija kaut kur ieskrējusi iekšā, un izslēdz. Un es pirmajā brīdī nepamanīju, ka izslēdzās, jo kaut kā tie ventilātori baigi klusi skanēja. Un es biju iegrims telefonu arī, un vienbrīd sāku saprast, es smoku nost, un es sāku svīst. Un tad tāds, kas notiek, un jāieslēdz mašīna. Labi, tā ir drošības varbūt funkcija, bet tas tāds interesants vienkārši atgadījums. Es domāju, mēs varam mierīgi turpināt uz nākamo, kas, manuprāt, arī ir no tādiem... Man ir piedāvājums uzreiz runāt par 2 modeļiem pēc kārtas. Nē, piedod, mums vēl viens palika. Jā, sorry. Jā. Es tā domāju, kā tu tos 2 nākamos tad apvienotu. Nē, tu saprati vēl 2 nākamos. Droši. Tad, tas nākamais mums ir Volkswagens, kurš slēpjās un nav Volkswagen. Jā, Ford izpratne par to, kā ir jābūt ID5 arī. Tad šeit ir Ford Capri. Tad, kad es izbraucu ar viņu, es reāli jūtos, kā izbraucu ar Volkswagen. Te Forda sajūta ir ļoti maz. Tik cik uz planšetes ir Ford emblēma un pārtaisīts visas pogas. Digitālās pogas ir pārtaisītas, bet fiziskās pogas visas ir Volkswagens. Un nevis tā, ka viņas atgādina Volkswagenu, bet viņas tiešām ir Volkswagens. Tā kā viņš ir Volkswagens līdz izņemot vidējais ekrāns. Tā es teiktu, manā sajūtā tas bija. Visas lampu ieslēgšanas, sānu pogas, viss tas ir vienkārši Volkswagens. Vai tas ir slikti? Manā izpratnē nē. Man liekas, tas ir forši, ka klientam ir izvēle, jo kopumā jau tā MEB platforma ir diezgan laba. Viss ar viņu ir vairāk vai mazāk kārtībā. Sākums tur varbūt nebija tik veiksmīgs, bet tad tur viss ir aizgājis jau ļoti pozitīvi. Forši 7,7 kWh akumulators, tur uzlāde ir 135 maksimums, it kā tikai, bet atkal 120 vidējais. Tā mašīna ir laba, cena viņai ir laba, viņa sāks no 35,000 eiro. Man gribās teikt, ka šī mašīna ir ļoti laba alternatīvas izvēle.
Ja tev gribās stabilu, pārbaudītu vērtību, tev varbūt gribās, vai tu esi individuālāks, jo tas dizains tomēr ir individuāls. Man viņš ļoti patīk. Tad varbūt jāapstāsta būtu izvēlēties šo automašīnu, kāds tev ir sajūtas par dīleri, kurš viņu tirgo, un attiecīgi tālāk par servisu, kurš tev viņu apkalpos, kas var nebūt vienādas ar Volkswagenu. Nesaku, ka tur kaut kas sliktāks būs, bet vienkārši var nebūt vienādas. Nu tā. Jā, te ir jāsaprot arī, ka tā smukā cena 34,990 ir par ļoti mazu bateriju, kas nav šeit, ko mēs testējām. Vismaz, ja tic cenu lapai paša Forda mājaslapā. Baterijas ietilpība tur ir norādīta 44 kWh. Es neesmu dzirdējis, ka MEB platformai būtu tik maza baterija. Megam bija kaut 58, kaut kas tāds. 58 bija mazākais, bet jautājums ir, kas ir tās 44? Okay. Bet labi. Noteikti es pieļauju. Nav teiks noteikti, bet ar 95% varbūtību Ford Inchcape.lv ir kaut ko ne to paskatījušies, kaut ko ne to iekopējuši. Bet jā, Capri, manuprāt, ir ļoti padavies web platformā, ir īpaši ar šo cenu. Tas ir konkurētspējīgs ar citiem Volkswagen modeļiem, un man žēl ir jau prognozēt, ka cilvēki vienkārši nezinot, neizvēlēsies to. Jā. Es domāju, ka daudzi pat vispār to Fordu palaidīs garām, un es teiktu, ka arī Fords neko nedara, lai viņus pamanītu. Un man ir žēl varbūt mazāk par Capri, vairāk par to Pumu, ka, diemžēl, ka mums viņi nebūs. Jo, viņi vienkārši, neviens viņus nenopirks, jo neviens neaizbrauks nopirkt viņus. Un tā būs tā problēma. Jā, tā ir. Lai gan, ja tu ieeji Ford salonā, Capri ir pirmais, ko tu ieraugi, un Explorers ir otrais. Jā, ejam uz priekšu. Te gan runāsim uzreiz par diviem modeļiem, kā tu domā? Jā, ietaupīsim laiku, jo tehniski tur ir vienādi modeļi. Tad skaties, kur parametru gribies, cik var nobraukt, jo patēriņi bišķiņi atšķirās. Kia EV3 un Kia EV4. Dizainā atšķirās. Viens ir bišķiņi nolaizīts hatchbacks, bet pagarināts salona versijā. Jā, es tā arī viņus nodefinēju tajā savā galvā, ka EV3 ir mazais crossovers, kas tagad ir moderni, un tad EV4 ir vairāk tāds garais hatchbacks, kurš ir ietilpīgāks, kurš, es tad uzreiz tādu savu salīdzinājumu, pēc tam analīzi atpakaļ varbūt uz to bāziskumu, ar ko manā galvā viņi atšķīrās. Man EV4 likās daudz foršāks formfaktors, jo viņš ir hatchbacks, viņš ir garāks, viņš ir ietilpīgāks. EV4 bija pārsteidzoši klusāks uz šosejas, kas man ļoti pārsteidza, un viss pārējais man likās, tā kā copy-paste. Ja tu esi sēdējis vienā modernā Kijā, tu esi sēdējis pilnīgi visās, tur baigās atšķirības nebūs no modeļa uz modeļa. Labi, būs drēbē atšķirība, vienam būs drēbe, vienam plasmasa, vienam āda, bet, jā, es domāju, ka... Par tehniskiem parametriem nedaudz. Tad kas mums ir šajā gadījumā ar lielu akumulātoru 78 pieejamās kilovatstundas ar diezgan labu patēriņu. Nerunāsim par VLTP, bet EV Database saka par real range kaut kur ap 450 kilometriem. Un uzlāde būs maksimums 135, bet vidējā būs 105, kas ir ļoti cienījami un, man liekas, mūsdienu izpratnē pilnīgi pietiekami un labi. Un te ir jāsaprot, ka, lai kā mēs zinātu, ka Kijas tiek ražotas un uz 800 voltu arhitektūru, šī ir vēl 400 voltu arhitektūra, šī ir tā otra platforma viņiem, jeb mazāk. Tā ir tā pati platforma, vienkārši bišķiņa apdalīta, teiksim tā. Tāpēc es viņu saucu par mazo platformu, jo patiesībā viņi ir vienkārši downgradeot pamat platformu. Jā, un ja EV3 sākas no 39,990, tad EV4 no 42,190. Te arī ir mazāka mašīna, bišķi mazāk maksā, gribi lielāka mašīna, samaksā bišķi vairāk. Manuprāt, cena pret ieguvumu šeit ir ļoti labi. Abām mašīnām jautājums ir par to, kas tev pašam vairāk tīk. Jo, EV4 cenolapē, Jā, es paralēli tikko skatos atjaunota tieši šodien.
Tāpēc, ka nebija. Jā. Cik ir pilnējiem aprīkojumam, restīvi lielais akumulators, cik tur cena uzkāp? Tātad mazais akumulators 58,3 kWh, 150 kW motors, 42,190. Tā ir pati bāzīte. GT Line TX, kas ir maksimālais, ko tu vari sapakot tur iekšā, bez krāsu izvēlēm un vēl tur kaut ko tur 53,790. Tā kā tā atšķirība ir 11,000, 11,5. Ok, nu diezgan, jā. Nu, es nezinu, vai pastīsimies lētāko ar lielo baču. Ja mazā bača lētākā 42,190, tad tas pats aprīkojums, bet lielā bača ir 46,190. 4,000 atšķirība. Tas jau izklausās ļoti labi, jā. Jā, un tad tev ir izvēle aprīkot vairāk to mazo baču, un tad tā starpības starp labāk bišķi aprīkotu mazo baču vai bāzes lielā bača, tad tur ir 3,000 atšķirība, 2,5 precīzi. Nu, man pēc sajūtas bija tā, ka man tas EV4, man viņš ko ļoti patika. Viņš ir ļoti tāds nekāds, bet vienlaicīgi ļoti foršs. Vismaz tas man tāda sajūta bija. Nu, tā bija tāda, viņš bija tāds, es labprāt ar viņu braukt ikdienā. Viņam tur viss ir foršs, viņam ir foršs šos akumulators, viņam ir, viss ir labi vienkārši. Ar visu to, ka viņš ir bez baigajām emocijām. Man bija dīvaini no tāda aspekta, ka līdz ko es izkāpu no tās mašīnas, es par viņu aizmirsu. Šī man būs tā viena mašīna, kas tomēr nepaliks atmiņā. Nu labi, tad ejam uz nākamo auto. Nākamais auto mums ir viens no jaunajiem zīmoliem Latvijā. Jā, Lincoln Co. 02. Jā, un tev nav viedoklis, vai ne, par šo mašīnu? Jā, tā ir automašīna, kāpēc Kārlis to saka, daļa, kas klausās, zina. Tiem, kas nezina, es ar Lincoln Co. 02 braucu ikdienā. Tā ir mana automašīna ikdienas, ar ko es pārvietojos kopš kaut kāda maija vidus. Es esmu nobraucis kaut kur ap 10,000 kilometriem ar viņu, laikam vienu garāku braucienu, kas ir bijis Stokholma, Göteborga, Kopenhāgena, Varšava, bet Berlīna, Varšava, Rīgā, un tad ikdienas brauciens kaut kādu tur Tallinn, Viļņu arī pa vidu. Līdz ar to es droši vien, ka neesmu objektīvs viņas vērtētājs, jo te ir tas viens jautājums. Pagājušajā gadā arī es nevērtēju vienu no automašīnām, jo tā bija automašīna, kur mēs arī ģimenē bijām tikko nopirkuši, ar ko man sieva brauc. Tad šogad arī sanāk tā, ka arī man ir viena no automašīnām, ar kuru man nav objektīvi vērtēt, jo tas vērtējums ir daudz ilgtermiņā, daudz garāks nekā pat garo testu ilgtermiņu vērtējums. Un līdz ar to es teiktu, ka droši vien es palieku drusku neobjektīvs, lai gan es gan melotu, ka es teiktu, ka man īpaši būtu mainījies tas priekšstats par šo auto, bet, tīri tādā saprāta robežās es viņu nevērtu. Nu, es teiktu, ka tā cena, jo viņš ir lētākais modelis šajā kategorijā, kopā ar Citroen EC4 vienā cenā. Nu, tas ir vienkārši kosmos. Sākot no 31,990 un zinām, ka pa 35 tu dabū maksimālo paku. Kuras Rīgā no visām kaut kādām 80 nopirktajām neviens nav to bāzes versiju nopircis. Un tāpēc tā starpība ir tik maz, un tik un tā jau pārsvars ņem vai nu ar līzinga palīdzību vai nomas palīdzību. Nu tad kā tev vairs atšķirība, ka viņai tur cena ir 32 vai 35? Nu, tur. Jā, šī ir tāpat automašīna tehniski, kas Volvo EX30, tikai viņa ir 20 cm garāk, viņi ir ietilpīgāk, bagāžnieks lielāks. Nu, tad visi drusku vairāk izņemot varbūt, redz, kā es viņu sāku vērtēt, ja? Jā, es jau sāku klausīties. Bet manā tanu lapā, nevis tanu lapā, bet vērtējumu lapā, stabils 7. Nu, jo es beidzot pirmo reizi izbraucu šajos testos ar Lincoln Co. Biju sēdējis tev blakus, bet paliecis pie stūras tik, cik 2 līkumus apmet un viss. Tā kā man bija patīkami, tur ir plaši. Viens, kas bija, protams, jāpierod, kā tu durvis atver, jo tas ir citādāk nekā citām mašīnām. Bet uzreiz tu saproti, kā to darīt. Šis pats būs tūlīt nāks jaunais zīmols, par kuru mēs runāsim droši vien pēc nedēļas vai 2 podkastā. Tur ir tieši tāda paša durvju atvēršanas poga. Viss kārtībā ar šo mašīnu. Man vienīgi žēl, ka aizspriedumi, ja precīzāk nezināšana par to, cik īstenībā daudz piedāvā šī mašīna par to cenu,
varētu neļaut iekļūt pat top 3. Es ceru, ka iekļūs, bet varētu arī neiekļūt. Man droši vien visvairāk žēl, varbūt pat nav šeit par... Nē, labi, atgriežoties pie tā, ko tu saki par to neiekļūšanu top 3. Tā kā mēs noliekam blakus to pašu Citroen, tad skaidrs, ka viņa nevar nokonkurēt. Tā mašīna pilnīgi cits klases mašīna. Un es jau uz priekšu teikšu, ka, manuprāt, Citroen 7 uzvarēs šajā kategorijā. Tas ir mans viedoklis. Bet par Lincoln Co. man liekam visvairāk žēl ir tomēr, ka dīleris to savu mārketinga darbiņu ir izdarījis varbūt tik labi, cik varēja izdarīt. Un ka potenciāli vienkārši liela daļa cilvēku, kas pat nezina, ka ir šāds auto par šādu cenu. Jo šajā cenā, man liekas, vēl joprojām, un ir tagad jau kāds pusgads pagājis, kopš viņa Latvijā ir pieejama, vai drusku vairāk, tad faktiski tev nav konkurences. Tajā cena ieguvuma balansā, un pie tam tiem, kas pērk viņu varbūt tur kaut kādos leasingos vai nomās, viņiem ir ļoti labi atpirkumi, ko dealers dod, un tev nav tās konkurences. Manuprāt, tas ir price performance labākais piedāvājums. Tas bija arī iemesls, kādēļ man viņa ir šeit. Jā. Nākamais, ko mēs apskatīsim, ir Mini Aceman SE. Šis ir tas elektroauto, kas tev paņem arī uz emocijām. Tu iesēdies, tu negaidi to pat. Tu vienkārši iesēdies un pēkšņi tev ir, kas tas, ko tas dara? Wow. Es tev piekrītu par 130%. Man tā bija pat pirmā mašīna, kur es sāku braukt, un tas sākuma testi bija tādi, ka dēļ tā, ka vajadzēja safilmēt un safotografēt tas visas automašīnas. Mēs sākām biķernieku trasē, un mēs braucām pa kartingu trasi, tur kāds 4-5 sapļus, man liekas. Un es pa to kartingu trasi ar viņu braucu. Es viņu ieliku, viņam ir go-kart režīms. Es viņu, protams, ka ieliku go-kart režīmā. Viņam tās jaudas, kā pēc tam izrādījās. Nemaz patiesībā viņš nav nemaz tik ļoti jaudīgs, lai gan papīri saka, ka ir, bet viņš ir uzregulēts. Viņš ir uzregulēts tāds raustīgs. Tāds, ka tu spied un uzreiz, un davai, braucam. Un viņš turās, un tu pagriezienā centies viņu tur paņemt, un tur mums bija tas uzstādījums, ka mums jāmēģina pēc iespējas turēties ļoti tūtam priekšējai. Mēs, man liekas, tur turēja dažu metru tādu drusku galvā nekomfortablu sajūtu, jo man tā mašīna atļauj to darīt. Viņa ļauj tajos pagriezienos būt tāda super dinamiska. Par to dinamiku man bija nākamā vilšanās pēc tam. Es ar viņu braucu jau uz šoseis, izbraucot ārā. Man priekšā brauc Renault 5, kuram ir 150 zirgspēki. Šai automašīnai mums ir 218 zirgspēki. Un Renault 5 it kā, viņš ir viegli sportisks. Viņam nav tā sajūta, ka viņš būtu baigās sportā. Tad šim ir tā sajūta, ka ir. Un es saprotu, ka pēc pirmā izbrauciena uz šoseis, tur pie Berģiem, es tam Renault 5 knapu līdztieku. Un tam man bija tāds, tā kā what the... un tajā brīdī mēs tur braucām tālāk, mums bija rācijas sistēmas pa visām mašīnām, visām 30, un tad es prasīju, saku, klausies, vai arī, es neatceros, kas te brauc priekšā, es saku, Renault 5, nometies līdz 50 km/h un aizējām pedāls grīdā līdz 100. Vienkārši salīdzinātu. Un tad man bija tāda absolūta vilšanās par to Mini, jo mēs nodamies 50, tur atskaita rācijā 3, 2, 1, aiziet, es spiežu grīdu, un es saprotu, ka es drusciņu tuvojos tam Renault 5, bet realitātē es baigi viņam netuvojos. Tā kā minimāli, pavisam, tas nozīmē, ka tā 50 līdz tam 100 iedomātam, varbūt pat kripat vairāk, mums ir ļoti līdzīga jauda. Un tas man bija tāds pēkšņi, cik forši, es tieši to labā ziņā domāju, cik forši var uzbūvēt to mašīnu pēc sajūtas super dinamisku, kur realitātē varbūt nemaz nav tik ļoti dinamiska. Bet vispārējais emocionāli mega. Jā. Maksimāli uzlādes jauda 95 kW, kas ir mazākais šajā kategorijā. 75 kW vidējais arī mazākais šajā kategorijā. Cena 43,300, kas ir tāds vidējais šajā kategorijā. Baterijas ietilpība lietojumā ir gandrīz 50 kWh. Un patēriņš ir 17 kWh uz 100, kas ir tāds vidējs patēriņš. Tāds aptuveni 300 km nobrauks ar vienu uzlādi. No tādiem aspektiem gandrīz vai jāsaka, ka vajadzēja būt iepriekšējā kategorijā, kad mēs skatāmies tehniskos parametrus. Arī varbūt pēc sajūtas.
Viņa varētu būt tajā iepriekšējā kategorijā. Viņa varētu būt tāds iepriekšējās kategorijas, viena no top mašīnām. Tā kā tiešām top mašīna. Jā. Bet, cena saka, ka tomēr nebūs budžeta klasē. Labi. Tā mēs tad ejam tur raksturo to mini. Jā, un tad ejam tālāk. Mums ir, patiesībā man tos divus pat gribētos apvienot, lai gan tie ir absolūti citi zīmoli. Jā, arī citas sajūtas, lai gan es neizbraucu ne ar vienu no viņiem. Redz, kā es izbraucu ar abiem tieši no viņiem. Tad nākamais mums ir Opel Grandland. Tas ir tāds lielais Opels uz Stellantis bāzes, protams. Man bija liels pārsteigums. Es gaidīju no viņa sliktāku sajūtu. Man viņš diezgan labi patika. Viņš bija tāds liels ģimenisks. Tāpat kā tas nākamais, par ko mēs runāsim, kas ir Peugeot 5008. Viņi ir uz vienas platformas. Tā kā identiska platforma. Viņiem ir vienādi parametri, tad tas ir 73 kW pieejamais, tā ir tā palielinātā platforma Stellantisam. Patēriņš tur pie 20, jo viņi lielās automašīnas tiešām lielas ir. Un uzlāde 160 kW maksimums un 90 vidējais, tāds average rādītāji. Foršas ģimenes mašīnas. Opels laikam bija 5-vietīgs tikai. Jā, es tagad skatos tieši mājaslapā, viņš ir tikai 5-vietīgs pieejams. Un tas viņu var būt atkal salīdzinot, jo šie testi tomēr mums ir salīdzinošie testi. Tāpēc daļ tā, ka tā platforma ir viena, es viņus labprāt vienoju kopā, jo 5008 ir 7-vietīgs. Un tas tev rada ko? Ja mēs paskatāmies atpakaļ, tas radīja atbalstu palielinājumu potenciāli, bet tas, ko šī sajūta dod, ka tomēr viņi ir vairāk ģimeniska. Opels ir ar tādu klasiskāku dizainu, salons ir tāds ļoti, tā kā tagad visi Opeli. Tas arī ir manā izpratnē tas galvenais, kas viņus atšķir, jo cena viņiem ir gandrīz identiska, viņi abi divi maksā tur plus mīnus 45 000 eiro, viens ir drusku dārgāks, viens ir drusku lētāks. Peugeot ir drusku dārgāks, lai būtu precīzi. Tad es pareizi skatos. Jā, tās automašīnas, man gribās vairāk dot tam Peugeot, bet tā varbūt ir mana problēma. Man tas Peugeot dizains vienkārši idejiski patīk vairāk. Man patīk. Es domāju, daudzi piekritīs, ka Peugeot ir labāks, tīri no tā, kā tas izskatās. Jo daudziem varbūt tas Opels liksies, ka tā ir tāda zīmols, kas ir tāds lielāks, vecāks, bet man tā nav baigā vērtība, jo man Opel zīmols ar Stellantis ir aizbraucis tur kopā ar visiem Stellantisiem, bet tehniski atkal tas ir tas pats Stellantis. Manuprāt, super labi izvēle lielai ģimenei. Tiešām tiem, kam vajag kaut kāds, 5-vietīgu un likt ratiņus bagāžniekā. Un man vairāk no mūsu žūrijas cilvēkiem teica, ka tieši vairāk par to Peugeot, bet arī par Opeli, ka viņiem pārsteidza, cik viņš ir ietilpīgs. Brauc viņš vidēji labi. Viņš brauc tā, kā tu sagaidi no lielas automašīnas, no lielas ģimeniskas automašīnas. Tas ir tāds mūsdienu Voyagers, es tā viņu pat gribētu nosaukt. Zin kā, kādreiz bija tie Voyager busiņi, ko ģimenes pirka, tad šī tā mūsdienu versija. Foršāka, ērtāka, varbūt ne tik augsta, bet tādā braukšanas viedoklī ērtāka. Peugeot, protams, mēs to runāsim arī vēl tālāk par vēl vienu Peugeot. Sēdēšana ir specifiskā, daudziem viņi nepatīk, jo Peugeot ir uzbūvēts, viņi aizgāja jau kādu laiku atpakaļ uz to dizainu, ka tev ir ļoti zema stūra, ļoti maziņa stūrīte, un tu spidometru skaties nevis caur stūru, tā kā mēs to darām tipiski, bet tu skaties tā kā virs stūras, un stūra arī ar taisnu augšu ir. Daudziem tas nepatīk. Es Peugeot piesējos pie vienas lietas, ka viņiem ļoti forši ekrāni ir, tas vidējais ekrāns, arī tas pie stūras ekrāns, un tad viņiem zemāk ir vēl viens ekrāns. Un tam trešajam šaurajam garajam ekrānam vienīgā funkcija ir imitēt pogas. Imitēt precīzi 6 pogas. Nē, starp citu, 5008. Tu nebrauc. Tam ir vairāk tās pogas, jo tu vari pabīdīt tās pogas pa labi, pa kreisi. Bet tev vienlaicīgi pieejams tikai 6, no kurām viena ir home, kas nemainās, un 5, kuras tu vari mainīt. Bet tev funkcija šim ekrānam ir būt par parastām pogām. Tad man rodas jautājums, kāpēc nav parastas pogas? Kāpēc vajag melnbaltu ekrānu, kurš imitē pogas? Kāpēc cilvēki? Bet ok, es saprotu, skata pēc ir vēl viens ekrāns, moderni ļoti.
Tas, man liekas, nav labs risinājums. Viss cits man ļoti patika. Man drusku tas Peugeot ekrāns sasaucās ar BMW iX ekrānu. Viņš tāds ieliekts, drusku gaisā stāvošs. Bet vēlreiz, ietilpība, liels ģimenes auto, uzvedās vidēji labi, nav sportisks, vienlaicīgi nav arī tā, ka galīgi ļumīgs. Praktiskā izvēle, super praktiskā izvēle. Bet zini ko? Es tagad iegāju Peugeot konfiguratorā, kamēr tu izteici savus emocijas un viedokļus un pieredzi ar 5008. Un man bija aizdomas, ka 7-vietīgā versija, tur maksās papildus kaut ko. Bet tā ir bāze. 7-vietīgā ir bāze. Viņa Tu uzreiz... vari piemaksāt 0 eiro, lai tev noņem tos sēdekļus. Kāpēc to darīt? Nē, ja tu gribi ietilpīgāk bagāžnieku, tu, protams, izņemsi tos sēdekļus. Es saprotu, bet, man liekas, super opcija. Atkal, tie aizmugures sēdekļi nav super ietilpīgi, pieaugušie uz Varšavu ar viņu nebrauks, bērniem tur pietiks vieta, godīgi pats neiekāpu, nemēģināju, kaut kas no žūrijas mēģināja, teica, nav tā kā super ērti. Bet atkal, jāsaprot, protams, ka tas ir bērnu vietas, tāpat kā daudzos 7-vietīgos auto. Ko, ejam uz priekšu. Atkal mums ir Peugeot. Tikai šeit. Arī 708. Jā. Kārl, tev bija sanācis viņu izbraukt? Arī ar šo man nebija tā veiksme. Ok, es ar viņu izbraucu. Es tagad nesaprotu īsti, es bišķi samulsu, uz kādas platformas viņš ir taisīts. Tā ir laikam tā pati, kas ir tam 5008, bet ar mazo akumuātoru, ja es pareizi. Precīzi, jā. Jā. Tad es pareizi atceros tos ciparus no galvas, jo tā nav tā standarta viņa platforma, bet tā ir tā, relatīvi palielinātā platforma. Man ar dizainu bija, visu to, ka man ļoti patīk Peugeot dizains, un es arī video teicu, ka foršs dizains ir, man to dizaina aizmuguru bija tāda kaut kāda nesaprašana. Es tā arī nesapratu, kas viņš tāds ir un kas viņš grib būt, jo pēc tās formas pareizi viņi būtu saukt par liftbacku. Ja es pareizi atceros tos angliskos iedalījumus, tiem slīpajiem, garajiem hatchbackiem, viņš ir tā kā līdzīgs, tā kā Audi ir tas sportback aizmugure, kas ir liftback standarts. Viss labi, principā ļoti forša hatchbacks, daudz vietas, aizmugurē galva drusku atsitās, tāda nebaigi daudz vietas galvai, jo tas slīpums ir liels. Pēc braukšanas sajūtas viņš ir drusku stingrāks nekā tas lielā mašīna, kas atkal ir loģiski, jo viņa ir bišķi mazāka. Man liekas, vairs nav komentāru. Es viņu izbraucu tur. Mēs jau esam par to krietni izrunājuši, aprunājuši, bet tā cena starpība ir tik niecīgs ar 5008 un 408, ka tiešām tev ir jāsaprot, vai tas ir tā vērts. Tas arī viss. Jo 2000 eiro starpā pat nav. Tev ir jāsaprot, varbūt, kāda ir tā funkcija vajadzīga. Un te man patīk, ka tev ir izvēles iespēja. Ka tev nav tā, ka tev ir viens tikai, bet tu vari izvēlēties tas, kas grib tādu hatchbacku sajūtu. Ok, ir hatchbacks. Es domāju, ka mūsu valstī atkal būs lielāka pieprasījums 5008, jo viņš maksā gan arī tikpat, bet viņš ir lielāks. Mums tomēr patīk lielāks mašīnas. Mums gribās par to naudu iegūt kaut ko vairāk. Bet es teikšu, varbūt tas būs tā nepelnīt priekš 408, līdz ar to viņš vienkārši netirgosies. Jā, man personīgi vizuāli labāk patīk 408, tīri no eksterjera, kā izskatās. Piekrītu, ietilpībā uzvar 5008, bet, ja man ir jāizvēlas ar to, kā acīm tīk, tad 408 ir manējais. Tā, kas mums vēl paliek šajā kategorijā? Škoda Eroq. Ko tu, Kārl, par to? Mazais Eņģeks. Mazais Eņģeks. Es viņā iekāpu un bija tāds, es šito mašīnu zinu, kāpj ārā. Visa. Labi, cena arī ir bišķiņa lejā, bāzītei, bet es varbūt tās tagad ātri nokonfigurēšu viņu. Tur bija tā, ka ļoti ātri tā cena uzskrēja, vismaz agrāk. Vācu specifika. Vāciešiem tas tipiski ir. Es par to, ka Eroq ļoti ātri pietuvojās Eņģeka cenai. Tad tas bija tas. Un tu pazaudēji bagāžniekā bišķu vietu, pazaudēji otrajā rindā bišķu vietu. Vai šī mašīna ir izskatīgāka nekā vecais Eņģeks? Jā, bet jaunais Eņģeks arī ir ar faceliftu. Tad attiecīgi tas ir tīri pēc savām preferencēm, vai tev vajag tos papildus, es nezinu, cik tur bija tie centimetru atšķirības starp Eroq un Eņģeku, un vai cena atšķir to. Ko es varu iedomāties, ka īstenībā uzņēmumi, kuri vienkārši pastāsta pēc cenas, ņemam šito pakaļkustinātājs,
elektriskais Škoda, neviens mums nepievērsīs uzmanību, jāņem. Vai valsts iestādes. Man ir dažas valsts iestādes padomā, kurām ir jāpērk Škodas, un viss būs dzīvē kārtībā, neviens viņam nepārmetīs. Bet, jā, te ir tas pats, kas ar to Peugeot. Man patīk, ka tev ir tā izvēle, un tas, man liekas, ir tas foršākais, kas šajā gadījumā nostrādā. Labi, es domāju, ka tev sanāca sakonfigurēt, lai saprastu. Es pastījos, jā, ka, ja tu paņem to pašu dārgāko RS versiju, tā cena sākas no 53 000, un, ja es nemaldos, Eņakam RS versija bija 57 000. Tad vienkārši pastoties uz pašu dārgāko versiju bāzīti. Tad tur tā cena ļoti pielīdzinās. Ok, labi. Es domāju, ka ejam uz priekšu. Mums ir palicis pēdējais šīs kategorijas auto. Man vispār būs piedāvājums tev, ka izrunāsim šo kategoriju, jo mēs esam pusotrā stundā jau. Izstāst, ka tu jau piekrīt manam piedāvājumam, ja? Labi. Tātad mums ir pēdējais visdrīzāk, vismazāk zināmais lielākai daļai. Un vienlaicīgi ļoti interesants. Ne tikai no tā, ka maz zināms, bet arī no tā, ko piedāvā. Tu gribi teikt, ka tev patika tas skaļrunis, kurā var atraugas skaņu palaist uz ārpusi, ja? Tāpēc tev viņš likās interesanti. Arī pasvilptu varēji, arī aplausus izsūtīt varēji, arī karaoke. Kaķīti paņaudēt vai sunīts pariet. Jā, es domāju, ka daudziem, kuri dzird šo visu, par ko mēs runājam, ir vairāk vai mazāk skaidrs, ka mēs runājam par kādu no ķīniešu zīmolu. Ja? Un tā tas arī ir. Kā tu viņu izrunātu? Es viņu izrunāju kā Vojah. Es atkal Vojah. Tu mēģini tādā franciskā izrunā aiziet, ja? Jo kaut kā tā aiziet, jo tā modeļa nosaukums ir, ko mēs angliski sauktu courage. Bet tā, kad tu saki Vojah, tev uzreiz gribas pateikt Vojah courage. Jā, man viņš ir Vojah Courage. Bet tas nemaina lietas būtību par šo automašīnu. Tad tas ir relatīvi lielais SUV ar diezgan lielu to jaudu, 430 pārzirga spēku, 4,9 sekundes līdz 100. Lai gan es teikšu, ka man tomēr likās, ka viņš būs bišķi tāds jaudīgāks, jo visi tur teica, ka baigā jauda. Man tomēr likās, ka, teiksim, BYD tā sajūta viņa ir daudz trakāka. Es runāju par Silēnu 7, lai gan pēc parametriem starpība ir tikai pussekundē vai pat mazāk drusku. 76 tajot ātrumos pussekunde daudz ko nozīmē. Tas gan taisnība, ka pie tiem cipariem tā ir milzīga atšķirība. 76 kWh pieejamais akumulators, uzlādes jauda. Te ir tas, par ko mēs runājam par maksimālo un vidējo. Jo maksimālā jauda ir vesela 200 kW, kas ir tā kā ļoti, ļoti daudz, es teiktu. Otrs augstākais šajā kategorijā. Jā, bet vidējā ir 110, kas mēs redzam to milzīgu atšķirību. Ja citiem ir ļoti maza tā atšķirība, tad šeit ir iet tomēr pēc tā mārketinga maksimālā cipara. Jo pa lielam, piemēram, tai pašai Kijai ar 135 maksimumu ir 105 vidējais. Šeit ar 200 maksimumu ir 110. Un Kārli, kāds tev ir viedoklis par šo auto? Es viņu arī kā BYD un arī kā BMW, īstenībā es viņus nošķirtu no šīs kategorijas un ieliktu varbūt tās pat augstāk no tās sajūtas, kas man radās ar šo braucot. Teiktu, ka šajā gadījumā ķīnieši bija padomājuši par to, lai tu pie stūres justos īpaši aprūpēts. Es atradu kaut kādas lietiņas, kas man nepatika. Tas varbūt tās arī nozīmē, kāpēc viņš maksā 50 000, nevis 60 vai 70 000. Bet tā kopaina, ko šī mašīna man radīja, man bija tāda tiešām no Vojā, tā kā nav baigi dzirdēts par viņu nekas, it īpaši kā viņš vēl strādā tajā premium segmentā. Bet man bija labs iespējas, plus vēl, protams, viņam tie spēļu elementi, kas tā kā saprot, ka viņi mēģina imitēt to Teslas purkšķu skaņas un kaut ko tādu. Bet to pašu gaismas šovu ar viņu mēģina taisīt. Tā kā, tās ir lietas, kas ir kopētas, veiksmīgi kopētas.
Jā, tas nav tāds banālais kopētājs. Šeit ir tāds, padomāts, ka, tev ir viens veids tur ar ārējām skaņām, bet varbūt tās tev gribētos arī kādu citu veidu. Teiksim, iet garām meiteni, un tu viņai varētu ar mašīnu uzsvilpt. Labi, vai cik tas ir ētiski, neētiski, bet tu to vari. Un cerams, ka tavs sieva šo neklausīsies, ja? Tu varēsi paklausīties par ētiku tad pēc tam mājā. Jā, protams. Un citi tādi aspekti par šo mašīnu man lika domāt, ka šis ir spēcīgs pieteikums, bet man ir aizdoms, ka Latvijā viņi vienkārši nesapratīs. Varbūt tās 1-2 nopirks. Es neticu, ka būs, ka sasniegs pat 10 pārdošanas. Jā, diemžēl tā tas ir. Es varu teikt tā, ka man ļoti patīk viņa dizains. Viņam tas arī ir tāds teslīgs dizains, tāds minimalistisks, kurš man ļoti patīk. Un tas arī ir līdzīgs varbūt tam zīmolam, kurš drīzumā Latvijā tiks prezentēts, par ko mēs runāsim tuvākajās epizodēs. Tas, kas man ir kaut kādi sīkumi, tāpēc, kā tu saki, ir kaut kādi sīkumi, kuros es tomēr redzu to, kur saikonomēts ir. Vienlaicīgi varbūt tā ir Ķīna, kur es tur nolasu. Man ļoti gribas, lai man būtu tāds pilnvērtīgs viedoklis, es viņu te sarunāšu kaut kad pabraukt garāk, uz garāku testu. Jo, lai man izlaic ārā kaut kādas lietas, vai es kādā garākā saprotu, kā viņš uzvedās ilgstoši braucot. Vienlaicīgi, protams, ka viņi nebūs daudz, galīgi nē. Tā cena ir laba par to, ko tu iegūsti. Bet, atkal, mēs paskatāmies to pašu BYD. Droši vien, ka BYD uzvar. Man neuzvar BYD salona interjera dizainā pret šo. Šis man noteikti uzvar. Bet kopā BYD tomēr uzvar. Un mēs būsim izgājuši. Es domāju, ka Vojāk uzvara BYD interjerā tīri tam dēļ, ka Vojāk bija tīrāks viss. BYD bija vairāk tāds mercedesīgs. Jā, viņi ir centušies viņu tādu smalku ekskluzīvu uztaisīt, tad Vojāks ir skatījies, kā dara Tesla, kā dara moderni autoražotāji un absolūti taisnas minimālas līnijas. Es domāju, ka mēs varam runāt par to, ka mēs esam izgājuši cauri kategorijai, tāpēc kā iepriekšējā reizē Karu, es jau pateicu, kurš manuprāt uzvarēs. Kas tavuprāt uzvarēs šeit? Es piekrītu, ka tas varētu būt BYD, bet es arī redzu, ka tas varētu būt BMW, tīri tam dēļ, ka žūrijas masa varētu labāk saprast BMW. Un tā kā viņi ir vienā cenu kategorijā un cena ir tikai viena no 9 mailītēm, BMW varētu paņemt pirmo vietu, bet tas man tāds dalīts, ka varbūt tās BYD, varbūt tās BMW, tā kā 1. un 2. vieta tur. Par 3. vietu gan man ir tāds, tas varētu būt 5008, tas varētu būt Vojāk. Tas varētu būt arī Tavaskans, vienkārši kā random izšauj. No mana skatu punkta, tam vajadzētu būt Vojāk Korež. Labi, es domāju arī līdzīgi, man liekas, ka Silēns būs. Man liekas, ka iX būs, tāpēc tas ir BMW. Es arī dotu 508. Droši vien, ka tas būtu man tie 3 pozīcijas. Un te ir tas nepateiktais, kam tu jau piekriti, jo ir 1:40 minūtes jau, kas ir vairāk kā 2 reizes virs tā, ko mēs cenšamies ievērot laiku. Man būtu priekšlikums tāds, ka visdārgāko klasi, vissaldāko klasi no tāda smalkuma viedokļa mēs atstājam uz nākamo epizodi, lai jums ir interesanti noklausīties arī nākamo epizodi, kurā runāsim arī par citām lietām, jo šajā dārgajā klasē mums ir cik 4-5 automašīnas laikam, jā? Tikai 5, jā. Jā, 5 automašīnas. Droši vien, ka garāk mēs runāsim varbūt pat par 4, man tāda sajūta nedaudz ir. Varbūt pat, redzēs. Viens, ko to mēs atstāsim uz nākamo reizi, tā kā klausieties mūs, turpināt mūs klausīties arī nākamajā nedēļā. Ko lai saka? Sekojiet mums sociālajos tīklos, pievienojieties Discordam. Mēs nebeidzam varbūt atgādināt, bet Discords ir viskvalitatīvākā saziņas vietne ar mums. Mēs tur ieliekam visvairāk, mēs tur ieliekam viskvalitatīvāk. Arī diskusijas tur ir viskvalitatīvākās. Vienmēr var paprasīt padomu un pastāstīt par savu pieredzi, ko mēs ļoti novērtējam, ko novērtē arī citi Discord lietotāji. Sekojiet Instagramam, TikTokam, Facebookam, Xam, aptuveni. Visur, kur
esam, tur mūs varat piesakot. Un tiekamies uzlādēs. Tiekamies. Paldies!